Ja tavs domas vienmēr sakrīt ar panorāmu un delfiem, tad man tev slīd ziņas. Tu esi loks. Tev galvā liek mēdīji, ko tev domāt. Tu nekad savu dzīvi nedzīvos, tu nekad nebūsi autentisks cilvēks, tev visu laiku uztrauks, ko citu domā, bet tu iedarēsies tajā mašinērijā. Super. Ja tu esi tur melnu trans lesbieta ar vienu kāju, tad tu esi pašā augšā, tu esi baltais vīrietis, tu esi pašā apakšā, un tad pēc tā, cik ļoti tu esi kaut kādā šajā dīvainīšu kluba kombinācijā iekšā, pēc tā tiek vērtāts, cik tavs viedoklis ir svarīgi. Kur ir dezinformatori? Dezinformatori? Jā, ja te ir baltais vīrietis, tad tas ir ellē, viņš tur vēl zem tās piramīdas ir apakšā, un tas ir ļaunuma sakne vienkārši. Pastieties, mēs viens otram pilnībā piekrītam, un mums ir kontrols mehānismi, karoks. Un būs politiķi un eksperti un zinātnieki un rebaltiski, kas teiks, bet pasties, cik līnija iet augšā, IKP iet augšā, tas taču pasties, tas ir progress. Un vispārējie ir vienkārši prostitūts. Es atvainojos par tiešu valodu. Viņi vēl visu sarunā. Ja mums būs vēl kaut kādi 300,000 ēdiem piegādes speciālisti, tad tur kaut kāda nauda sanāk. Es nebūtu pārsteigts. Jūs esat tieši atbildīgi, tie velkomisti un bēgļu draugi, par to, ka šie cilvēki nodara šīs ciešanas. Tu man sauc par rasistu, bet vai tu kādā brīdī teici, ka man nav taisnība? Tā ir vienkārši civilizācijas līmeņa pašnāvība, kas tiek veikta. Mums nevajag vēl ēdiem piegādes speciālistus. Ko viņi darīs? Integrēsies? Tā kā tu redzi, teiksim, spēlējot vēl advokātu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un tev burvju vārdi zaudējuši spēku. Sveicināti! Paldies, ka tu esi šeit, jo tu gribi paskatīties uz dzīvi citādāk. Tu gribi pamosties. Otrakārt, paldies No Limits studijai par iespēju šeit radīt podcastu. Ja arī tev ir kāda ideja un vēlēšanās šeit kaut ko radīt, kas var būt jebkas, ko tu spēj iedomāties, kur tev vajag fonu, gaismas, kameru, skaņu, sazinies ar mani, un mēs tev izveidosim labāko piedāvājumu. Un šodien ar mani viesos ir ļoti interesants viesis. Šoreiz mēs parunāsim par politiku un ne tikai. Sveiks! Sveiks! Kāda šodien ir brokastis? Šodien brokastīs, principā kā vienmēr, ola, kafija un kaut kāda maizīte. Brūnā maizīte, pilngraudu maizīte. Viss pēc reglamenta ir. Citreiz nepēt brokastis kārtīgs, un to uzreiz var ļoti labi just, ka tāds enerģijas kritums ir pārējais, bet principā es teiktu 95% no manas dzīves brokastiem ir olas. Viņas nevar apnikt, tad, ja tev apnīk, tu viņas var uzvārīt, tu viņas var uztaisīt omletē, ja galīgi slikti ir, izdzer jēlu kā Rokijs. Tu vari rīkoties arī tā, bet vēlams gan to čaumalu ir tad ielikt verdošā ūdenī, kā tur tā salmonelloze dzīvojot virsū, bet es esmu dzēris arī jēlas olas agrāk, laika kalpīšanas nolūkos, tā kā viņš samiksē pie mazliet pipars, mazliet sāls un aiziet šauj dzīvē. Olas tā ir Dieva dāvana, un nestāstiet man, ka vista nav perfektais dzīvnieks, kuru ēst. Ja. Es būtu gatavs pieņemt kompromisu. Es zinu, ka tu to nepieņem, par cik tu esi liels lielopgaļas fans, bet tu pieņemot teorētiskajā pasaulē, ka labi, mīļie vegāni, mums ir kompromiss. Mēs vairs neēdīsim lielopu, mēs vairs neēdīsim cūkas. Protams, mēs ļoti humāni tur miljardu dzīvniekus nogalināsim, lai tas neturpinātos, jo bļavā mēs viņus vairs palaist nevarēsim. Un mēs turpmāk ēdīsim tikai vistas. Tas ir tā kā kaut kāds augšā sēdē un izdomā, ka tev ir perfektais ēdiens. Tev ir olas no viņa, tev no viņa ir vistiņas gaļa, tev ir štilbiņš, tev ir viss nepieciešamais. Kas var būt labāk par vistiņu? Viņa var apnikt, protams, bet tas būtu kompromiss, ko es būtu gatavs pieņemt. Es zinu, ka tu nebūtu gatavs viņu pieņemt. Es varu īsti paskaidrot, kāpēc. Vistai, viņa mēdz būt ļoti liesa. Ja tu gribi uzņemt arī taukus, tev jāņem kāds šķiņķīris, bet tur arī nav baigi daudz. Un uztur vēl vērtības, vienkārši viss tā ir krietni mazākā kaut kādā lielopā, teiksim tā. Tā kā tur nevari bagātināt savu uzturu ar visu vienu. Un vistām un cūkām ir ļoti vienkārši gremošanas trakts. Tas nozīmē to, ka tas, ko viņas apēd, tas arī nonāk viņu asins ritē. Respektīvi, viņas ir govs, kas apēd kaut ko sūdīgu, tas tiek, teiksim tā, ļoti labi sadalīts, un tas neiesūcās uzreiz viņa asinsritē. Un tāpēc, ka viņam sarežģītā gremošanas sistēma un tā tālāk. Tāpēc, teiksim tā, graudu barots lops nav tik sūdīgs kā graudu barota vista. Tas nozīmē, ka, ja es barošu savu vistu ar kafiju, man būs 2 vienā. Man būs enerģija un spēks. Bet es saprotu to domu. Jā, lielopam arī tas gabals, piemēram, kas tas ir antrakots, labākais ir tieši ar taukumiņu iekšā. To iet cauri, tā ir, noteikti. Tas ir tāds ļoti tāls kompromiss. Tā vienkārši nenotiks, bet tie ir teorētiski. Bet tava ideoloģija man ļoti patīk, tā kā, ja lielākā daļa cilvēku varētu pieturēties pie vistas, tad mēs būtu tiešām veselīgāka pasaule, tas noteikti. Bet labi, šo pie malas, pastāst par sevi, ar ko tu nodarbojies, kā tava izglītība un tā tālāk. Es nodarbojos ar satura veidošanu. Tas ir mans primārais fokus, tā kā tas ir mārketings, var teikt.
Un esmu pieslēdzies arī tagad ar to pašu saturu veidošanu, un ne tikai mēs mainām noteikumus politiskajai partijai, palīdzēt, jo man tā politiskā tēma viņa vienmēr bijis tuvu. Es esmu centies viņā nelīst iekšā, ignorēt, neskatīties, bet es to neesmu fiziski spējīgs izdarīt. Tu kaut kā tajos Delfos kaut vai X-ā ieslīdi, un tu redzi, nekas nemainās visu laiku. Viss viens un tas pats notiek. Tā kā primārais fokus tagad ir tieši partijā, un vienlaicīgi arī strādājam uzņēmumiem vispārējo, bet tas ir galvenais fokus. Un izglītībā, es esmu autodidakts principā. Man nav augstākās izglītības kaut kādā lietā, bet es esmu izlasījis, ļaujiet man uzspodrināt savus uzplečus, 500 grāmatas kaut kādas. Tas ir tas ir low estimēts reāli, tas ir low estimēts. Kaut ko es zinu, kaut ko es nezinu. Bet tieši, ja man prasa atkal, ja cilvēkam būtu jāizvēlās kaut kāds labākais izglītošanās veids, un ja tu neesi egzakto zinātņu kaut kāds fans, ja tev tie cipari tā pie sirds neiet, tad man šķiet, ka nav nekas, kas tev var lielāku pienesumu nest vai kaut kādai pasaules uztverēji, sapratnēji, paternu spējai atpazīt un vienkārši tev empātijai, kas, man tas vārds nepatīk, jā, bet arī tam tas palīdz kā grāmatu lasīšana. Un ir tie cilvēki, kas prasa, ko tos grāmatas ir devuši, viņas man devuši ļoti labu dzīvi. Superīga sieva, bērni, vispārējais. Un tā vienkārši ir tā iekšējā pasaule, viņa ir bagātāka. Un arī vārdu zāri nāk daudz raitāk. Varbūt ne visiem skaistāk, tev ir no kā izvēlēties. Un ir jāsaprot tas, kā tu sev pasniedz šajā pasaulē, kā tu spēj runāt, kā tu spēj vienkārši pasniegt to informāciju. Tas ir varbūt pats svarīgākā prasme, kas var būt. Un otrs svarīgāk, laikam, kā tu izskaties, bet tas nav tavs nopelns līdz galam. Tas ir vecākiem paldies jāsaka. Protams, ir jāsporto, jādara vispārējais, bet ja tev ir tāda kombinācija, tu esi diezgan nopietns spēlētājs tajā brīdī, ka tev ir gan zinības, gan fiziskais aspekts ielicies iekšā. Esmu dzirdējis tādu sakāmo, ka ja tu esi izskatīgs, tev ir valoda un tu esi gudrs, tad tu esi tāds ļoti bīstams ierocis. Jā, little weapon, tieši tā ir. Jā. Tas par to ir pētījumi arī tieši par to fizisko izskatu, tieši, ka tiesneši dod mazākus spriedumus izskatīgiem cilvēkiem. Viņiem sadzīvē tiek dots vairāk iespējas. Cilvēki viņiem vienkārši piedod vairāk. Un te rodās jautājums, vai tavs fiziskais izskats ir kaut kādā veidā arī tavs dvēseles atspoguļojums. Jo, ja mēs te aizējam uz politisko uzreiz virzienu, tad pastoties uz, progresīvo pārstāvjiem, kreisajiem pārstāvjiem, kuriem viss šīs te modernās idejas, kas patiesībā nav modernas par iekļaušanām, par imigrāciju un visu pārējo, šie cilvēki parasti izstās neoptimāli, teiksim tā, ka viņiem nolasās gaļas trūkums, tas ir viens, kas noteikti nozīmē, ka arī tur ir kaut kāds smadzeņu darbības defekts kaut kādā brīdī parādās un izstāsta, ka izskats tiešām, un ir arī par šo starp ir pētījumi, ka konservatīvie tas ir Amerikā izstāsta labāk nekā demokrāti saucamie, kas ir ļoti interesanti. Vienkārši tā, aizvirzoties tādās absolūti materiāli iedomīgās tēmās. Es uzskatu, ka mums ir savā veidā jāvērtē cilvēks pēc izskata, jo tas ir tas, kas mums instinktīvi ir nācis līdzi. Mēs kā primāti, kas mums pirmais ienāk prātā, ka mēs ieraugam kādu citu primātu. Mēs novērtējam reiz viņu izskatu. Ja tu ieraugi pa ceļam ejot kaut kādu dīvainu tipiņa čalīti, tu apdomāsi, vai pāri ielai un nešķērsot ar viņu vienu ieti, vai iet tomēr viņam garām, vai ne? Arī pēc tā, kā viņš izskatās, vai viņš nav aizdomīgs un tā tālāk, tāpēc savā veidā health is looks arī. Vai ir kāds cilvēks, kurš ir satrenējies, īpaši arī sievietes vīrieši, kurš izstāsta briesmīgi? Neteiksim, ka tur kultūras līmenī ir sašļircējies tam līdzīgi, bet izstāsta uzreiz, kā tu zini. Arī tas fiziskais aspekts vienkārši, ka tev, tā muskultūra vispārējais, tas nozīmē, ka tu esi spējīgs fokusēties uz kaut kādu ilgtermiņa mērķi un uz to iet, un tas ir kaut kas daudz cilvēkiem arī pietrūkst, un vairumam es teiktu. Un tas vienkārši ir signāls, ka, te ir kaut kāda kompetence viņam ir iekšā arī. Un tas stereotips par to, ka šajā muskuļu kalni ir muļķi, es domāju, tas ir jāliek kaut kādā vēstures mēslainē. Filozofs Platons bija, kas saucās. Viņam esot bijusi tendence, pēc tam, ka viņš uzvar argumentu tajā agorā, kaut kādu viņš fleksot sāk. Parādot, ka prāts var iet kopā ar fizisku ķermeni. Un Plato, laikam, nozīmē platie pleci, tā kā tas ir ļoti interesanti. Jā. Tas ir viens no drūmākajiem filozofiem vēsturē vispār. Man liekas, tas ir vīriešu dabā arī bieži vien, kad es kaut ko izdaru, teiksim tā, ka es kaut ko panāku,
Viņus man draudze man uzslavē, tad man ir tāds uzreiz parāda bicīšus. Jā, monkey happy. Jā, tā ir. Jā, tas ir normāli. Nākamais jautājums, ķersimies, vērsim pie ragiem, kā saka tautā, kas šobrīd notiek Latvijā? Tas ir ļoti viegls jautājums. Tu jāiedzer. Bet es domāju, ka ļoti plašs jautājums, ko var atbildēt, jā. Latvijā notiek tāda kolektīva neticība un apātija politiskiem procesam, ko var absolūti saprast, jo tas, ko cilvēki saka, ka es eju vēlēt un nekas nemainās un nevis nemainās, vēl paliek sliktāk, viņiem ir taisnība un būs politiķi un eksperti un zinātnieki un rebaltiski, kas teikt, bet pasties, tiku līnija iet augšā, IKP iet augšā, tas taču pasties, tas ir progress. IKP ir tas pats, kas ar vidējo algu, principā. Tev ir kaut kādi daži ļoti turīgi cilvēki ar ļoti lielu naudas apjomu, resursu, un tad tev ir nabagā masa, kā piemēram kaut kādā cariskajā Krievijā, jā, bet IKP vidējais tev tur tomēr sanāk diezgan lielāks nekā tam vidējiem cilvēkam. Tā kā tas vispār nav rādītājs. Respektīvi ir šī te neticība politikai, neticība politiķiem, institūcijām, kas ir vēsturiski zemākajos līmeņos un pilnīgi atbilstoši. Vienkārši sistēma strādā ļoti slikti. Un cilvēki to redz, cilvēkiem tas nepatīk, un viņiem īsti nav ko pārmest. Neskaitām. Tagad, piemēram, NVO skandāls ir nedzirdējis, ka nevalstiskās organizācijas, tas ir vispār nosaukumā kā tādā. Un premjers ir pateicis, ka tur ir dažiem NVO, piemēram, palīdzēsim imigrantiem, bet palīdzēsim patvērumu meklētājiem vai bēgļiem, kaut kā tā viņš saucās, ka ir jāizskata viņiem tas finansējums, jāizskata tas, ko viņi dara, un ir nonākuši pie secinājuma, ka te nauda netiks dota. Un šī te sabiedrības daļa, kas ir šajā te maizē iekšā, teiksim, tad kas ir NVO, atgriezīsimies. NVO tas tātad ir nevalstiskā organizācija, bet kaut kā ir liela NVO daļa, kurai ir valsts finansējums, un tas ir viņu vienīgais finansējums. Nevalstiskajai organizācijai vienīgais finansējums nāk no valsts. Kas jau pats par sevi ir pretējas nozīmes kaut kāda vārdi. Un tad šī sabiedrības daļa, tagad, kad sāk izskatīt šos te dažus NVO, pat ne visus, ir saniknojušies, viņi ir sadusmojušies, klasisko mēdīju formātā, tas ir dažādi, zinām, žurnālisti, tas ir, tā mēs varētu teikt, aktīvistu organizācijas, kur saka, kā jūs tā varat darīt, mēs pārstāvam sabiedrību, un kad tiek specificēts, kā jūs domājat, jūs pārstāvat savu interešu grupu? Nē, mēs pārstāvam sabiedrību, jūs mums naudu nevarat ņemt nost, un jūs to darat, jūs esat reāli stulbeņi, jūs esat pilsoniskās sabiedrības degradētāji, un jūs esat vienkārši, briesmīgi cilvēki. Kā jūs kaut ko tādu vispār varat iedomāties? Tad ir šīs te sabiedrības grupas, kas vienkārši sūc, un tikai viena no daudzām, kas sūc ārā, principā nodokļu maksātāju naudu. Nodokļu maksātāji to redz. Viņi redz to, ka mēdī atbalsta vēl šos te naudu sūcējs, kā viņi var ticēt, ka kaut kas iet uz kaut kādu pozitīvo pusi. Tas ir, respektīvi, rezumējot. Latvijā ir milzīga politiskā apātija, savstarpējā neusticēšanās un ģenerāls vienkārši tāds depresīvs stāvoklis ļoti daudziem cilvēkiem. Ne visiem, bet tiešām lielam cilvēku apjomam. Kāpēc? Tāpēc, kā es jau minēju, tāpēc, ka viņi vēro to, kas notiek, un viņiem ir taisnība, piemēram, Rail Baltica projekts, ir jau iztērēt, es nezinu precīzās summas, bet tur ir vismaz 100 miljoni, būvējot, piemēram, tiltu Daugavā, kas nekur neved, atkal tur ir kaut kāda noteikti Eiropas nauda, tas neesmu pārliecināts, bet, pieņemt, noteikti ir nodokļu maksātāja nauda. Ir kaut kāda Eiropas nauda, ir kaut kāda nodokļu maksātāja nauda, vienkārši ir tilts nekurienē, kas perfekti simbolizē to, kas notiek. Kāpēc? Tu redzi, ka vienkārši tu strādā, tev pusi no algas paņem nost, tas parastajā nodokļu maksāšanas formā kā darbinieks, tev pusi ņem nost, un tu par to pretīm saņem vienkārši spļāvienu sejā. Tā ir objektīva realitāte, ka šādi justies ir pareizi, bet tas, kas nav pareizi, viens ir padoties, kas jau principā ir noticis, un necensties kaut ko mainīt, vienkārši pieņemt, tāda ir kārtība, un tā tas ir, ko te es varu izdarīt. Iedomājieties, jūs to uz savu dzīvi attiecināt. Ja tā ir jūsu attieksme, tad jūsu dzīve beidzās visticamāk nāves gultā, jūs saprotat, ka esat izniekojis vienkārši. Jau ir par vēlu, ka viss ir traģiski. Tas ir tas pats attiecināms arī tādā valstiskā līmenī. Tas traģiskais rezultāts, es domāju, viņš jau notiek. Vienkārši mēs to neredzam. Viņš ir gaidāms
Ja mēs nemainīsim kaut kāds noteikums, viņš ir gaidāms arī Latvijas tuvākajā nākotnē. Un, piemēram, kas ir šīs traģēdijas? Nu, kaut kā 30-40%, piedodiet man neprecizitāti, bet ir zem nabadzības. Ne 40,000 cilvēki bija zem nabadzības sliekšņa, nu, tā kā vienkārši šausmielajā. Tad ir vienkārši kāda ir vidējā alga Latvijā. Nu, plus mīnus uz rokas 300-400 varbūt eiro. Tā ir vidējā alga, kas reāli nozīmē, ka daudz cilvēku pelna daudz mazāk. Nu, par šo naudu pašreizajā ekonomiskajā inflācijas stāvoklī, kurš ir jau audzis un turpinās augt, nu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji principā ir uz tāda nabadzības sliekšņa tiešām, kur viena kaut kāda traģiska situācija, kaut kāda viena neveiksme, viņus var nomest no kraujas, no kuras viņi vairs nevar atgriezties. Un tad vēl pieskaitam klāt visus kārdinājumus, kas var būt tādā stāvoklī. Un tu jau tā ir dzīvē slikti, tad jāiešo rāliņš. Vai 4 rāliņi, un tev ir izrādās kaut kāda azartspēļu problēma. Tu aizies uz azartspēlēm, un tu tur vēl pazaudē naudu. Tad kā tu tur risināt, tu paņem ātro kredītu. Ja? Nu, tu ļoti ātri aiziet tādā nāvīgā spirālē. Vispār ļoti līdzīgi ir arī Latvijas aizņemšanos mūžīgo, kas arī atgādina ātro kredītu ņemšanu, kamēr dod kādosim, nezinu, kaut kā sanāks, gan jau sajies. Cik mēs esam parādā? Tagad bija aptuveni 20 miljardi. Nu, es pastīšos ātri vienkārši. Man liekas, ir 20 kaut kādi miljardi, labi, kur 20 miljardi mēs esam parādā. Nesen paņēma 2, ņems vēl 4. Nu, nav plāns apstāties. Un to var ātri pārbaudīt. Tas summas plus mīnus ir tāds. 21,9 miljardi. Cik? 21,9 miljardi. Jā, un ņems vēl. Un kāpēc ir jāņem tie miljardi? Ir tāpēc, ka vienkārši valsts nav spējīga no saviem ienākumiem nosakt visu nepieciešamās funkcijas. Nedaudz virs 50% no IKP. Nav jau tā, ka parāds pats par sevi ir kaut kas slikts. Tas arī uzņēmē darbībā. Nu, mēs aizņemamies līdzekļus, lai mēs varētu to savu uzņēmē darbību iereizināt, pastiprināt, un mums nāk iekšā vairāk, mēs varam atdot, nekāda problēma. Bet šai gadījumā nav tāds plāns. Ir vienkārši jāņem, lai vispār spētu operēt. Tas nav plāns, kā tā nav tiks uztaisīta. Sajies. Nu, ir plāns. Plāns ir imigrācija. Tas ir plāns. Ja mums būs vēl kaut kādi 300,000 piegādes speciālisti, nu, tad tur kaut kāda nauda sanāks. Un tas ir reāli tāds defaultais plāns arī citās Eiropas un tikai Eiropas valstīs, kur vienkārši masveidā lādē iekšā imigrantus. Vienmēr Latvijā mums ir 1,6 miljoni, 7, tur neviens nezinu, ir maz Latvijā cilvēki. Iedomājies, tu ievedi kaut kādos 10 gados pilnīgi reāls skaitlis, varbūt 200,000. Viņi balsos kā viens bloks. Tas ir arī pasaules pieredzē. Šie cilvēki nebalso tur, jāizvērtē partija, vēl kaut kas tāda. Šitie man solē, tie progresīvie, šitie saka, ka tāda kā es ir tas, ko mums ir vajag. Viņi visi vienkārši balso par vienu partiju, un eventuāli viņi var pārņemt demokrātiskos procesos varu. Un tas, piemēram, ko progresīvie teica, ko viņi pēc tam izņēma ārā pēc Krievijas iebrukuma, viņi pašvaldību vēlēšanās gribēja, lai var balsot arī, ja tu maksā nodokli Rīgā, ja tu var balsot. Nu, it kā jau šķiet godīgi, ja? Un tev nav pilsonim jābūt. Vienkārši maksā nodokli Rīgā un citā pašvaldībā, un tāpēc tu var balsot tur. Un neredzot tur problēmu. Kas notiek, ir tāds 100,000, 200,000, un viņi visi var uz Rīgu braukt. Kas notiek? Par ko viņi balso? Mēs ticam, ka tas ir latviešu interesēs, un tad mēs varam nedalīt latviešu krievs kaut kāds, teiksim, latviešiem, latviešu krieviem ir daudz vairāk kopīgs savā starpā nekā ir kopīgs ar afgāņiem, pakistāņiem, indiešiem un visiem pāriem. Un man nav nekāda iebilduma individuāli pret tiem imigrantiem. Individuāli kā cilvēks, es viņu satikšu, mēs varam parunāties, bet kolektīvi, nē, paldies, draugi. Mēs paši varam piegādāt savus ēdienu piegādes. Tas nav tāds darbs, kuru kāds cits nevarētu aizstāt, un mēs vienkārši redzam šos dramatiskos notikumus Eiropā, un ne tikai, kas notiek, kad šīs populācijas palielinās. Tas ir neizbēgami, ka turpinās viņi braukt. Nu, tagad jau nāk kaut kāda ziņas, ka viņi tur meitenēm uzmācās tam līdzīgi, tur vēl var pagaidām apšaubīt to ziņu patiesumu, bet tas ir tikai laika jautājums, ka būs izvarošanas, būs slepkavības. Tas ir given, bez variantiem. Mēs nebūsim vienīgā vieta, kur tā nenotiek. Un tad šie viņa aizstāvi teiks, bet Baltie vīrieši arī to dara. Jā, bet starpība ir tāda, ka šie cilvēki, kas te Latvijā labi viņi to dara, viņi ir jāsoda ar vissmagākajiem sodu veidiem, kādam Latvijas likumā nav iekļaut, manā skatījumā. Viņi ir jāsoda, bet atšķirība ir tajā, kad ievedot šos imigrantus, kad tas notiek, tas varēja nenotikt.
Jūs esat tieši atbildīgi, tie velkomisti un bēgļu draugi, par to, ka šie cilvēki nodara šīs ciešanas, kas ir pēc tam neaprakstāmas. Mēs nerunājam par to, kas ir noticis atkal Eiropā. Tur Zviedrijā, piemēram, ja nemaldos, Zviedrijā izvaro masveidā meiteni, 8 plus mīnus Džeki izvaro viņu. Džeki, tas ir ļoti labi, izvaro. 7 no viņiem ir nepilngadīgi, īsti sodu nedabū, viens dabū sodu. Pēc tam, kad viņi iznāk ārā, kad viens iznāk ārā, tā meitene nosauc viņas par izvarotāju cūkām un vēl kaut ko, kas tika izvarot, un viņi vēl dabū 48 stundas pasēdēt izolētā ārā par naidu kurināšanu. Tas ir tikai viens piemērs. Londona, Anglija, tu vispār izvarotāju bandas, burtiski, ar principā vienu etnisko izcelsmi, kur, protams, arī ir šīs kreisās valdības cenšies to slēpt, cik vien ir iespējams, cik ilgi. Tas notiek 20 gadus. Oficiāli saka 1200 meitenes esot regulāri vienkārši izvarotas nepilngadīgas. Policija to ir zinājusi, pievērus acis, lai viņas nesauc par rasistiem, jo nekas sliktāks nevar būt, ka tev par rasistu sauc. Ja? Īstie cipari ir krietni augstāk, visticamāk. Mēs to nevaram zināt, Inga, ja tu pārbaudi, ja? Bet tu arī nevar zināt. Un tas ir noticis 20 gadu garumā. Ja? Un tas notiek visā Eiropā kaut kādā formā. Tur slavenie Hamburgas tirdziņi, vai kas bija Vācijā, Hamburga, Frankfurta, nav tik svarīgi. Notiek Ziemassvētku tirdziņš, tur Džeki vienkārši masveidā Džeki, jā, es saku, iet un izvaro imigrantu meitenes, vienkārši uzmātās viņām. Nevajag par to runāt, tas ir rasisms, nedariet tā, viņi no citas kultūras. Un tas vienkārši notiek. Un ja mēs viņus salaidīsim iekšā Latvijā, tas notiks arī Latvijā. Un tad ir vēl viens faktors. Bet paņemam šīs te šausmas nost, jā. Labi, mēs viņus salaižam, lai jums tur pensijas paceļ, lai kaut kāda nodokļu bāze paceļās, lai IKP paceļās, jā, super fantastiski. Mākslīgais intelekts. Liela daļa cilvēku, iespējams arī tu un es, zaudēsim darbus. Un darbu zaudēs arī šie cilvēki. Ko tagad? Viņš te ir, ko mēs viņu darīsim? Arī pabalstu maksāsim. Un kas notiek, mums tagad ir 200-300 tūkstoši vīrieši, jauni, nogribējušies un neapmaksāti. Ko viņi darīs? Integrēsies? Diez vai. Tā ir vienkārši civilizācijas līmeņa pašnāvība, kas tiek veikta. Un mums ir tā Latvijas atpalicības bonus tajā, ka mēs varam redzēt to, kas ir noticis un to neizdarīt. Cerēsim uz labāko. Tagad mums tā valdība veidojas teorētiski labajā spārnā, bet praktiski mums, kas nozīmē, ka tas būtu pret to, bet praktiski Latvijā ir tikai viena ideoloģiskā partija, esošā, kas ir parlamentā progresīvie, otra mēs mainām noteikumus, un vispārējie ir vienkārši prostitūts. Es atvainojos par tiešu valodu. Viņi var visu sarunāt. Viņi var visu sarunāt vienmēr. Visu sadīlot, nodot savus principus, tur Stambulas konvencijas vispārējais, tad viņi pieņem, tad viņi atceļ. Visu var sadīlot. Par kaut kādu vietu, kaut kādu atkatu, kaut ko tādu. Ja nemaldos, tieši kas tika saprasts, pieņemsim uz Ameriku, ja, kur arī ir šie imigranti, bieži vien tie vienmēr ir vīrieši ap 20-30 gadu vecumiem. Un kāpēc? Tas ir arī labs militārais spēks savā veidā. Vai ne? Tādus te jaunus džekus, kas ir no kaut kurienes, iesūtīja kaut kādos kara apstākļus, ja tādi ir nepieciešami. Latvijā jau arī, cik es šos pašus imigrantus, sievietes retinājās redzēt. Ir ļoti daudz jaunu vīriešu. Un par Eiropu stāsts. Man šķiet, ka tas viss ir krietni dziļāks. Es neatceros, kā šo grāmatu sauc. Tur bija tas, ka kā iznīcināt Eiropu, viens no soļiem ir nenormāla imigrācija veidot Eiropā. Un tas ir tas, kas tieši tagad notiek. Turpat es saprotu, ka tas ir mazo cepurīšu pārstāvis, kas sarakstījis arī to grāmatu. Jā, tas ļoti daudz ko pasaka, diemžēl, mūsdienās. Jā. Tas ir tas, kas tieši šobrīd notiek, un arī dzimstība līdz ar to. Paskaties, cik liela dzimstība bija jau pirms gadiem 20 tām pašām Arābu valstīm. 8, kaut kādi bērni uz ģimeni. Tagad Eiropā visiem pārējiem ir 1,2, un lai saglabātu kultūru, vajag kaut kādu vismaz 2, kaut kas, lai saglabātu. 2,1, 2,5. Tas vienkārši ir replacement rates, kas ir nepieciešams, lai vispār atražot sev nāciju kā tādu. Lūk, un reku visi šie mūsu mīļie migranti, tie jau ir tie, kas paliek arvien vairāk un vairāk. Un tieši šis ir tas viens no tiem veidiem, kā gāzt Eiropu.
Manuprāt, mēs uz to ejam, un pēc gadiem 10, 20, es domāju, ka mēs redzēsim būtisku atšķirību. Varbūt Francija jau vairs nepiedarās Francija, bet gan tumšādainajiem. Tas ir super ģeniāli un vienkārši plāns. Ja mēs tas arī par Eiropas dīvaino nāvi runājot, Douglas Murray's sarakstījis to grāmatu, ir, kad viņi iznāca, viņš atkal visu prognozēja, kas notiks, kas tagad notiek ar 100% precizitāti, pirms tad viņi sauc par rasistu, fobu un vispārējo, standartiņš. Un tad viņš arī tie grāmatā rakstīja, ka imami, kas ir tie musulmaņu mācītāji, kā viņi saka arī, ka mēs neiekarosim Eiropu caur zobu un asinīm, bet caur mācu klēpi. Tā problēma ir tā, ja mēs skatāmies tādā civilizācijas līmenī, Eiropas līmenī, absolūti ir lielākā problēma, un viņu vairs manā skatījumā nav iespējams risināt kādās civilos veidos. Jo, labi, viens ir apturēt nelegālu imigrāciju. Anglijā nelegāla imigrācija, tu nezini, 40, 50, nav 100,000 nelegāla imigrācija gadā, bet legāla imigrācija tu pie miljonu. Viņi tagad jaunā valdība, kas viņiem bija, vairs ne jaunā, bet Leibors teica, ko mēs samazinājām tur par 20-30%, tagad tikai 700-800,000 gadā nāk. Super, tāds liels sasniegums ir. Un problēma tajā, ka šo legāli, viņš ienāk legāli, viņš te vēl naturalizējās, tu jau viņu nevar mest ārā. Teorētiski. Viss. Anglija ir aizslēgta un atslēga ir nolausta vienkārši. Viss. Ko darīt? Tur šausmielē ir nākotnē gaidām. Un tāpēc ir jācer, ka Latvija nepieļaus tās pašas kļūdas. Tas, ka mazliet reklamējot savu politisko spēku, mēs mainām noteikumus, mums ir stingrā imigrācijas politika, vienkārši ne. Tikai augsts kvalificēts speciālists, tiešām inženieris, kas ir absolūti nepieciešams. Neviens cits nav vajadzīgs reāli. Jo nav iespējams ar civilām metodēm to risināt. Jūs domājat, mēs būsim spējīgi ar to cīnīties nākotnē, vai tiešām Latvijā uz šo te ir gaišāka nākotne? Es plus uzreiz gribu piemēt arī, ka man, tāpat kā tev, man nav nekas pret šiem te cilvēkiem individuāli, bet kā kolektīvi, tā kā ir tāda sajūta, ka gaiss tiek piesārņots. Simboliski runājot. Spēlējot vēlnu advokātu, pašlaik mums pārsvarā ir indieši. Viņi kulturāli nav tādi kā musulmaņi. Daudz no viņiem arī nav musulmaņi. Tas nav viens un tas pats. Bet jebkurā gadījumā tas, kas viņiem ļoti bieži notiek, ka viņi arī formējās savās grupās, atbalsta viens otru, vai tur uzņēmumā viens parādās, aiziet augstākā pozīcijā, viņš sāk ņemt kā indiešu, tāds nepotisms sākās. Viņiem ļoti ierasts prakstā. Pastīsimies arī, kas ir dažādi lielo uzņēmumu vadītāji. Arī indiešu. Viņi tur vienkārši, tas ir dabīgi, tur neko nevar pārmest reāli, ka savējos atbalsta, bet tādai valstī Latvijā kā mazai tas ir kritiski vienkārši. Un tad ir vēl faktori, pieņemsim labi, mums izdodās nesavākt iekšā trakos, galvu griezējus un tam līdzīgi. Labi. Super, bet kā būs, piemēram, nekustamā īpašuma cenām? Viņiem ir pilnīgi normāla praksa, ka viņi dzīvo 4, 5, 6, tur 2 stab dzīvoklī, ja neviena stab dzīvoklī. Tad viņiem ir minimāli izdevumi vispār par īru komunāliem. Super deals, viņš pat pie 1000 eiro algas viņam īstenībā priekš Latvijas salīdzinājumā daudz paliek pāri, ko var nopelnīt uz 1000 eiro un vairāk. Kas notiek, ka tagad tie cilvēki, kas izierēja dzīvokļus, redz, ka rekords jau var pacelt cenu. Tad ceļās pacelt cenu, man te ir īrnieki, viss notiek, nekāda problēma. Ceļās cena, kas notiek vietējiem jauniešiem un ģimenēm, kuriem vajag mājokļus. Nekas nenotiek, viss. Tu vairs netiec iekšā, tas ir standarts vienkārši, kas arī notiek. Vienkārši nekustamā īpašuma tirgus ir piesātināts, tie ir nedaudz ieguvēji, kas ir tie nekustamā īpašuma turētāji, un visiem pārējiem ir slikti reāli. Tā kā vietējā populācija vienkārši aizmirstiet. Tā kā jums bija 1,25, tur 1,30 vairošanās reits, apsveic, tagad nav vispār. Tas ir viens par to, kas notiek ar veselības aprūpi, 2, Tagad mums ir par 200-300 tūkstoši vairāk cilvēkiem. Latvijā jau tagad netiek galā ar to veselības aprūpi. Kas notiek tagad? Viņiem jau arī veselības aprūpi ir jādod. Apsveic, cilvēki mirst vairāk, vēl lielāks rindas, viss. Maksā. Tāpat tev ir jāmaksā, jebkurā gadījumā par veselības aprūpi. Ja tev grib laikā, tu negribi pusgadu vēzi pagaidīt, tad tev vai kāda cita kaita, tev nāksies pašam iet un pātrināt procesu, ja tu to var izdarīt. Un tas ir tikai tāds absolūti augsts faktuāls. Tad nekustamā īpašuma tirgus piesātināts, veselības aprūpe, viss nevar saņemt. Un tas ir labākais scenārijs. Un tas viss ir, IKP un pensijas dēļ sanāk, Un ja pensijas dēļ, ja šie te cilvēki, kas ir pirms pensijas un pensijas vecumā, ja viņi ir gatavi šīs pensijas dēļ nodot visu jauno paudzi, es nebūtu pārsteigts, ņemot vērā, kas notika Covidā. Tā. Tā ir vēl viena tēma.
kurai ar tevi runāju vispār, tur tik daudz tēmas aizēja, ka es dažkārt pilnīgi pazaudēju tur jautājumu, kur jau varētu sen uzdot. Tu vari uzdot, mēs varam atgriezties un Jā. rewind uztaisīt. Aha. Labi, pieņemsim, ka šī te partija, mēs mainām noteikumus, gūst savu varu, savu vietu. Kāds būtu tas risinājums šiem te imigrantiem? Jūs tā kā viņus nogrieztu ar nazi un viss vācieties ārā no šejienes, vai būtu kāds kompromiss? Esošais skaits vēl plus mīnus ir fine. Pašlaik vēl tā kā tas, kas mums ir vēl kādu laiku, vēl tas ir absorbējami vēl kādu laiku. Bet pie varas nākot ir stingra imigrācijas politika. Tikai augstu kvalificēti speciālisti. Kā es teicu iepriekš, mums nevajag vēl ēdienu piegādes speciālistus. Tad ir vēl stāsts par to, ka augstskolas, viņi brauc uz augstskolām mācīties daudz. Un tas ir augstskolām milzīgs bizness. Atrodiet citus veidus, kā dabūt sev naudu klientus. Kas arī, ja tādā masā nāk iekšā, visi vienkārši nopērk to vietēju augstskolā. Tad imigrācijas jautājumā vienkārši atslēgas vārti ir aizvērti, atslēgi nolausti, viss. Limits apsveic, tikai augsts līmeņa speciālisti. Par augstāko izglītību, viņi vienkārši maksā un brauc un mācies. Tas pats ir Latvijā. Principā tu aiziet augstākā izglītībā un mācīties vienkārši. Tā ir augstākā izglītība, tu samaksā vienkārši, un tas ir saistīts ar tavu augstāko prātu spēju, vai ar tavu kaut kādu vecāko, vai tavu spēju vienkārši dabūt kaut kādu naudiņu, lai iet mācīties. Vai tā ir tā augstākā izglītība? Kas ir augstākās izglītības inflācija, principā. Ja visi var nopirkt vietu augstākā izglītībā, tad cik viņi ir augstu rodas jautājumu? Tas ir tā pārslēdzoties. Bet par imigrāciju, vārti ciet. Mēs izrunājam, bet mums nevajag, mēs negribam, ļaujot tam turpināties, mēs garantējam nāvi, ciešanas un visādi veidu murgus vienkārši, kas jau ir redzami Eiropā. Tas vienkārši nav vajadzīgs. Man ir meita piedzimusi, ja. Es tāpat biju gana stingru nostāju, teiksim, šajos jautājumos. Piedzimstot meitai? Nē, džoki. Te nav nekāds kompromiss. Tā arī par to mākslīgo intelektu runājot, ka viņi paliks bez darba. Mākslīgais intelekts risinās daudz jautājumus, mākslīgais intelekts radīs jaunas problēmas, tāpēc vēl viena problēma mums vienkārši nav vajadzīga. Viss. Tas nav sarežģīti. Tā kā tu redzi, teiksim, spēlēt vēl advokātu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Kam viņus vajadzētu? Tu vari iedot kaut kādu argumentu, pieņem, ka tu esi progresīvais. Ja? Kāpēc viņi Kam vajadzīgi? man vajag imigrantus? Kam viņi vajadzīgi reāli? Lētais darbspēks. Jā. Kādam, kam samaksāt mazāk? Jā, tā pareizi. Super, paldies, ka pareizi. Trešā lieta, ko es neminēju. Jā, tātad nekustamā īpašuma tirgus, veselības aprūpe un tad ir trešais pareizi. Paldies, ka pateici. Ja viņi masveidā brauc iekšā, tad visi, kas ir, teiksim, vienkāršākie darbi, vienmēr palīdz zem apmaksātā līmenī. Ja tu vienmēr varēsi viņiem maksāt mazāk, un tas nozīmē, ka visi vietēji, kas būtu varējuši tos darbus darīt, viss ārā. Tad arī, ja viņi ies tie darbā, viņi saņems arī mazāk. Un pat, ja viņi būs augstāk kvalificēti, teiksim, pat augstāk kvalificētie, viņi arī pa mazāk naudas rādās. Un tad vietējie, ko darīt? Ir tikai viens ceļš, kaut kur lidot projām, bet tagad jau ir kur aizlidot, jau rodas jautājums. Ir Polija, kaut kur Amerikā, sarkanā štatā, nav baigi daudz variantu palikuši. Varbūt Čehija un Ungārija, es nezinu. Bet es saprotu, ka Polija ir ļoti stingri pret imigrāciju. Jā. Viņi, man liekas, es nezinu, vai tā vēl aizvien ir, bet viņiem bija periods, ka viņiem bija, liekas, dienām miljonus jāmaksā soda naudās par to, ka nelaid iekšā. Viņi pateica, ok, fine, whatever, nebūšu. Viņiem ir siena uzcelt kārtīgi, tur robežsargi strādā, viss notiek. Polijā viss notiek. Viņi saprot. Bet ko darīt ar cilvēkiem, kas saka, lies ielas un bļaustīsies, kad tas ir rasisms un tā tālāk? Ka mums viņi ir jāņem, ka viņi ir tie cietušie? Tu man sauc par rasistu, bet vai tu kādā brīdī teici, ka man nav taisnība? Tas ir tāds, tas ir viens, otrs ir, un tavu burvju vārdi zaudējuši spēku. Ko darīt? Tas ir atkarīgs, protams, no cilvēka. Es saprotu, ka daudziem cilvēkiem, Latvijā varbūt rasisma saukļi nav tik spēcīgi. Un, ja mēs skatāmies Latvijas vēsturi, tad mēs patiesībā esam daudz tuvāk kolonizētājiem nekā kolonizatoriem, ja mēs tā godīgi skatāmies. Viņi bļaustīsies, tas atkal savienojas ar to nevalstisko organizāciju jautājumu. Organiski viņi tur, ja viņiem nebūtu finansējums no valsts un kaut kādiem Eiropas fondiem un Soros fondiem, vēl kaut kādiem fondiem, ja viņiem nebūtu šis finansējums, viņi nekur neiet. Ka viņiem nebūtu darbs, viņiem būtu darbs, viņi darītu īstu darbu. Nevis nodarbotos ar šitām muļķībām, ko viņi nodarbojas. Jo, teiksim, tas, labi, Stambulas konvencijas protests, viņš vēl bija tāds, es teiktu, noteikti 50-50, jo tā tēma ir ļoti tāda
kad viņi pasniedz ļoti jūtīgi, tur sievietes vardarbība, tur sievietes vienkārši reflektīvi aiziet un to atbalstīt var, bet gana liela daļa ir vienkārši šie nevalstisko organizāciju aktīvisti, kam ir darbs reāli būt aktīvistam. Pabeidz skolu un pataisno aizgājis aktīvismā un pēc tam politikā nekad dzīvē nav izdarījis. Viņš nekad nav pievienoto vērtību radījis īstā formā, ka viņam ir jāaiziet pasaulē, kur viņš tagad ieliek to savu ideju, kaut ko rāda, un tad cilvēki viņam sūt pretīm signālu, vai tas strādā vai nestrādā. Nu, tie, kas tos protestus taista, viņi nav organiski. Tie protesti, piemēram, tagad Amerikā, USAID bija tā arī, tad Latvijas SIFS, teiksim, Sabiedriskais integrācijas fonds, viņi tur visā pasaulē darbojās. Tiem nogriez naudu. Kur ir protesti? Nav protestu vairāk. Nav. Nu, tur kaut kas bišķiņ pastaigā, bet vispār tas, kā George Floyds, piemēram, bija. Nu, nav tāda protestu vairāk. Iemeslu vienmēr varētu atrast viņu. Vēl viens interesants fakts ir, ka ASV Billboardā top 40 pirmo reizi ļoti ilgu gadu laikā nav neviena hip-hop gabala. Jā, šo redzu. Ko tā? Kas tas ir? Nu, tātad par tiem te procesētājiem. Tie ir ideoloģiski apmāti cilvēki. Nu, jūs nevarat ar viņiem strīdēties, vai jums vienkārši nav jāņem vērā tā viņu argumentācija šeit. Bet tas ir stāsts arī vēl mēdī, kas arī atbalsta to pašu teikt vienā balsī, kas ir vēl viena principā aktīvistu organizācija. Tieši, es domāju, LSMs, kas ir viss tas kopums, Panorāmas, Latvijas radio. Tas arī ir aktīvistu kopums reāli. Viņi, protams, viena no lietām, no daudzajām lietām, par ko šeit cilvēki iestājās, ir, protams, dzimumu kvotus, lai tur valdēs ir sadalījums, ka ir vismaz tur 50-40% sieviešu, piemēram. Ja? Nu, paskatieties, kā LSMā iet ar to sadalījumu, cik tur daudz vīriešu strādā valdē, piemēram. Nu, cik ir? Viens vai neviens. Tur var arī uzmest tāds. Tur ir matriarchāts. Tad, atkal, ko darīt, ka šie cilvēki ieskliet? Jums ir jāsaprot tas, ka tas ir mākslīgi radīts. Tas nav organiski radīts tautas kaut kāds viedoklis. Tas ir aktīvistu darbs, tostarp LSMā, kuri jums ieliek galvā viedokli, kurš nav jūsējais. Un ja jūs no rīta klausties Latvijas radio, un tad jūs par dienu lasat ir žurnālu, un tad jūs skaties kā Panorāmu, man jums slikt ziņas. Jūs sloki. Nu tā ir. Tās nav jūsu domas. Tas ir viens informācijas burbulis. Un es esmu dažādībā, es Delfu skatos, tas ir tas pats. Tie visi ir cilvēki, kas tā ir tāda dabīgā atlase. Diemēs tu aizies uz kaut kādiem Delfiem strādāt darba intervijā, vai tu pastīsies sociālos tīklos, ka tu esi kaut kāds konservatīvs cilvēks, vai ka tev varbūt tās nepiekrīt par imigrāciju, LGBT kaut kādām lietām. Tu domā, tu kāds darbā ņems? Tu neviens darbā neņems. Nekad dzīvē. Tu aizmirsti vienkārši. Mani pat kā pie video inženierijas neņemtu nemaz tur darbā. Jā. Un šie tie cilvēki, kas jums diktē, kā dzīvot. Inga Spriņģeris pilds piemērs patiesības ministri arī, kur rečako kaut kā, labi ne pat Inga, bet arī viņas tas Rebaltika, pēdējā laikā ļoti labi redzēt, ļoti aktīvi sākuši valdību. Viņi saņēmuši finansējumu. Viņi saņem, jā, bet viņi sākuši ļoti aktīvi to valdību, tieši pašreizējo valdību, rečakot Kulbergu un visus tā kā ar vienotību viņi tā nedarīja. Ar iepriekšējo valdību viņi tā nedarīja, jo bija savēji, bija progresīvi, bija vienotība pie varas, un tur viss bija kārtībā. Tur tāds sīkumi viņi neko tādu jau viņi nedara, bet tagad ļoti aktīvi. Tagad viņi ir pēkšņi visi ir galvanizējušies, sadavušies rokās. Tagad būs 29. jūlijā protests par to, ka pilsoniskajai sabiedrībai tur taisās kaut ko ņemt nost un izskatīt. Tas, ka vispār taisās apskatīt viņu tos visus darbus, tas jau pats par sevi noziegums viņu skatījumā. Un tas vienkārši tev galvā liek mēdīji un šīs te organizācijas, ko tev domāt. Un ja tu gribi, ka tev citi tavā galvā liek iekšā, ko tev domāt, tad uztraucies par to. Tu nekad savu dzīvi nedzīvos, tu nekad nebūsi autentisks cilvēks, tev visu laiku uztrauks, ko citi domā, bet tu iedarēsies tajā mašinērijā. Super. Viens vārds. Aita. Šis, protams, ir briesmīgs veids par tām aitām, kas sāk tur viens otru saukt. Galos, teiksim, sistēmas galā un pretsistēmas galā. Tas nav labākais veids, kā sazināties, bet, būsim godīgi. Es domāju, ka mums visiem ir brīdis, mēs izlasam kaut komentāru, domāju, kā tu vari elpot un staigāt vienlaicīgi vienkārši, kāds ir iespējams vispār. Kā jau mums vajadzētu sanākt kopā, mēģināt un
kumbājē un tur kompromiss vispārējais, bet problēma ir, ka tajā pusē nav nekāda kompromisa. Vai tu mums piekrīt, vai tu esi stulbens? Sistēmas darbs jau ir raisīt naidu sabiedrībā. Arī tas pats rasisms un nacisms un viedokļu nesakritības. Un tas jau ir vajadzīgs. Tas jau ir vienkārši, lai visi arī novērst uzmanību no tā, kas patiesībā notiek. Jo sašķeltāk ir sabiedrība, jo vieglāk to ir kontrolēt. Viņi par neko nav spējīgi vienoties. Un te mēs nonākam pie kreisums kā politiskais līnings noslieca. Ir tieši tas. Viņi sadala sabiedrību daudz mazās identitātes grupās, kurām ir intersekcionālā hierarhija. Ja tu esi tur melna trans lesbieta ar vienu kāju, tad tu esi pašā augšā, tu esi baltais vīrietis, tu esi pašā apakšā, un tad pēc tā, cik ļoti tu esi kaut kādā šajā dīvainīšu kluba kombinācijā iekšā, pēc tā tiek vērtāts, cik tavs viedoklis ir svarīgs. Kur ir dezinformatori? Dezinformatori? Ja te ir baltais vīrietis, tad tas ir ellē, viņš tur vēl zem tās piramīdas ir apakšā, un tas ir ļaunums sakne vienkārši. Un ja dezinformators ir baltais vīrietis, tur vispār patriarhija šausmi ielējā. To arī mēs tur esam vispār. Ļaunam iemiesojums. Tas, kā mums ragni jau, tas ir jau brīnums. Gan jau, ka mēs skriešanies notušējuši kaut kā. Jā. Katru rītu vīlējam nost. Jā. Smieklīgi, jā, bet nedaudz personiskāks jautājums tev atajot no šī te visa nedaudz nost. Tu savu ceļu uz politiku sāki tīri ar satura veidošanu. Teiksim, tava interese tev dabiski ir bijusi interese par politiku, un tu sāki veidot saturu par to. Tas arī viss, jā. Bišķiņ interesantāk ir. Pastāst. Tātad... Es biju neitrāli par politiku, līdz, neitrāli uzskatu, baigi nesakoju. Tiešām iegāju Delfos, izlasīju virsrakstus, ieguvu informāciju, bija informēts Delfos, jā, līdz 16 gadam, kad bija ASV vēlēšanas prezidenta, Trumps pret Hillary oriģināli. Un es redzēju to atšķirību, kā bija pirms vēlēšanām. Pirmkārt, kāds bija iespējas, ka Trumps uzvarēs tur ļoti mazā procentā. Kāda bija attieksme? Bet viņi bija, viņš tur negans lietas pateicis, kaut ko ir izdarījis, bet, nav nekas tāds, jā, Hillary paņems bez variantiem. Ļoti tāds vēl, tas viss reporting, mēdī procesi, un tad viņš uzvarēja. Neiespējamā misija, kur ir tie ikoniskie kadri arī, kur vienkārši kliedz debesīs, tā viena no Vogue figūrām, nē, viņš uzvarēja, un tad notika vienkārši nenormāls tāds slēdzis ieslēdzās. Un atkal tā visa mēdī mašinērija, tāpat kā es iepriekš stāstīju par to mūsu mazo mašinēriju Latvijā, kā viņi sadodās rokās, viņš kļuva burtiski par tā kā sātana figūru jau no ļaunumu iemiesojums. Man likās ļoti interesanti, kā mēs bijām tādā daudz maz ciešamā žurnālistikā, un pēkšņi mēs pārgājām vienkārši, kā viss šis ir sliktākais cilvēks pasaulē. Tu labi, es vēl nebiju tik informēts par to, ko viņš dara, bet tur Russian collusion bija tas slavenais, ka viņam Krievi ir palīdzējuši. Tur viņi lika visas kārtas iekšā, kā Krievi ir palīdzējuši viņam uzvarēt vēlēšanās. Beigās izrādījās, ka tā nebija. Un visi tie mēdī par to rakstīja, visi teica, ka tā principā ir, visi eksperti saka, ka tā ir. Pilnībā savu diskreditēja. Un ja man bija kaut kāda uzticība mēdījiem, tajā brīdī viņi bija pilnībā pazudis, man likās ļoti interesanti. Kā visi šie slavenie CNN, jā, CNBC, kā viņi Fox News. Fox vienmēr, man liekas, bet viņi ir atzinuši, ka viņi ir izslēgts kanāls. Bet tiem pārējiem kanāliem, viņiem vēl bija, ka viņiem bija tā maska, ka viņi ir objektīvie. CNN, laikā tas bija tāds, tas ir tā, tu var klausīties. Cilvēki vēl tagad domā, ka CNN ir kaut kāda objektīva žurnālistika. Man likās ļoti interesanti, kad šis te notiek, tas switch tāds, tas slēdz ieslēdzās tāds trakais, ka vienkārši pēkšņi viņš sliktākais. Tad viņi vienkārši konkrēti melo, velk, beigās viņiem no taisnība, tad viņi sāk meklēt attaisnojumus, kāpēc tā īstenībā nebija, bet tā īstenībā bija. Un tad viņi tur impīčo vēl kaut ko. Un tas vienkāršāk iedziļināties bišķiņ vairāk. Un izrādījās, ka visādi virsraksti nesakrīt ar to, ko viņi stāst. Un, protams, arī ko Joe Rogan klausījos, kas arī, ja tu klausies Joe Rogan, to esi vienkārši viss stulbens, kas var būt, ja mēs skatāmies no oficiālajiem avotiem. Jo tas nekas, ka pie viņi nāk pasaules atzīts speciālists savās jomās par visu principā iespējamo. Ja? Tas vienkārši tā kā tu esi stulbs automātiski. Tas klausies 3 stundu, padziļināt kaut kādu stāstījumu par kaut kādu tēmu, pilnīgi stulbs. Ja, ja jūs klausties šo podcastu, jūs esat stulbi. Tas ir jāsaprot. Tas ir jāsaprot, jā. Tas ir... tad ir, kas paralēli man atvērās Jordans Petersons tāds. Manā stāstā zina viņu. Jā, viņš ir īstenībā bijis core tāds kodola
veidotājs savā ziņā, jo, arī man bija tāds klasiskais stāsts arī 16. gadu, 10 gadu atpakaļ. Es biju tāds klasiskais no laivas izmestais jaunietis, kurš īsti nesaprot, ko ar dzīvi darīt. Tas palīdzēja kaut kā noformēties, un tad tā interesi gāja kaut kā dzīvoja, un tad Covids atnāca. Tad atnāca Covids, arī tas man likās ļoti interesanti. Pēc? No paša sākuma labi. Uztais tos lockdowns, baigi daudz cilvēku nemirst. Nav tā, ka es baigi sajūtu ķēru, bet sieva tajā laikā vēl uztraucās arī, kā vēl tajā brīdī viņa ir uztraukums, un labi. Viens lockdowns, viss kārtībā, cilvēki kā nemirst, un mēdījos arī stāsta, kā Latvija ir pirmajā vietā pozitīvā ziņā, ka cilvēki nemirst, pasties, kā mēs te maleģi darbojamies, beigās izrādās, ka mēs neko neizdarījām, mums vienkārši veicās kārtējo reizi atpalicības dēļ, mums tur ir maz cilvēku blīvums, maz turismu salīdzinoši, tas noteikti spēlē lielu lomu tajā visā. Kad sākās, kad tu nevar strādāt, principā, tas man bija vienkārši kā nevar strādāt. Tas ir lockdowns, bet vakcīnas tieši, kad sākās. Vakcīna jautājums tajā, ka tev vienkārši kaut ko tavā ķermenī liks iekšā. Tev valsts mandāts ir tam, ka viņi tev vienkārši liek, tev jāšpricējās ir. Viss tev tagad jāliek iekšā. Vakcīna ir izstrādāta super rekordu tempos. Bet tā zinātne ir attīstījusi. Jā, un cilvēki gudrāk ir palikuši. Jā, un cik ilgi viņi ir pārbaudīti, cik tā vakcīna ilgi tika pārbaudīta. Jā. Tieši tik ilgi ir tika pārbaudīta. Un tur pēc tam arī, kas tie pētījumi nākuši ārā, par to ne pētījumu, bet informācija, ka viņi arī zināja, ka, ir potenciāli riski, sauksim to tā, bet, par cik mums ir jārīkojas un jāglābi 120 gadīgie, tad mēs viņu tāpat laidīsim tirgu iekšā. Tajā Covidā tas sākās. Man tieši vakcīna tā visa epopēja ar to, ka tu nevari strādāt, nevari tur braukt, nevari iet. Viss segregācija, cilvēktiesību pārkāpumi, viss šis te stāsts, kur cilvēki skatās, viņi skatās Zvaigžņu karus, viņi skatās Harry Potteru, es nezinu, tur jebkuru filmu, kur ir labie un ļaunie skaidri, vai, Otro pasaules kāru, un es būtu ar nacistiem cīnījies, es būtu ebrejs slēpis. Tu būtu tā slēpis, piemērs kāds bija. Man kolēģis tajā laikā, mēs bijām mežā, gan jau, ka nelegāli izgājuši parunāties, viņš bija novakcinējies, viņš man stāsta, ka viņš aizies to vakcinācijas centru, tur vienu novakcinē, šis nokrīt, tur kaut ko putot, bišķiņi sāk, kaut kāda leikme, kas tur viņam ir, un tev pašam nebija bail. Nē, ka šodien viņu ātrāk aizvāk projām, lai tur pāriem netraucē. Tā bija viņa reakcija, un tad beigās vēl pateica, ka viņš negrib ar tiem netīriem kopā staigāt. Būtiski, es viens no tiem netīriem tajā brīdī. Tā interesanti, jā. Interesanti. Tad, protams, arī tur, tas jau bija vēlāk, arī, ka Laknis kādiem draugiem un paziņām sāka parādīties, kas, protams, arī tikai anekdotiski pierādījumi, jā, tas tie nav dati, kam tu ticēsi savām melīgajām acīm vai man ekspertam, jā. Tas ir standarts. Respektīvi, tas Covid jau ir tādā plaukumā, es konkrēti izbesījos, es nevaru izturēt vairāk, man vienkārši viss tā netaisnība, milzīgā, kas līdz kaulam riebjās, man 4. dienu galvas sāp, vienkārši tam dusmām, kas ir, kā viņas tu visi savēl, visu kopā. Sieva saka, uztais video par šito, izlaid to ārā vienkārši. Kaut kāds video es pirms tam biju taisījis, bet tā, piedodiena. Es uztaisīju video, iedomājos tajā laikā Gobzems baigi griezās, atzīmēšu Gobzemu. Atzīmēju Gobzemu, ieliek video, pēc 5 minūtēm jau atsūt man to video. Viņš ielika savā profilā iekšā, bams, 500 000 skatījumu vienkārši dažās dienās. Un tā panesās vienkārši tas stāsts. Tad vēl es to nedarīju komerciāli, tieši tajā satura veidošanas ziņā, bet tieši politika, tas bija tāds pēdējais solis, kur es tiku ievilkts iekšā dziļāk. Un pēc tam, kā Covid beidzās, es centos kāpt nost no tā visa. Arī neinteresēties, bet es nevaru vienkārši. Man ir kaut kāda taisnīguma sajūta vai netaisnīguma sajūta iekšā, kā spriņēja gan jau, kas man neļauj malā sēdēt. Ja tev piedāvāja tajā partijā stāties, mēs mainām noteikumus, palīdzēt gan satura veidošanā, gan citos veidos. Ar tādu arī līderi, kas ir tiešām, kurš spēj ap sev grupēt cilvēkus. Es nevaru pateikt, nē. Man patīk, ir viens, un vienlaicīgi es nevaru ciest. Jo tu cīnies vienkārši ar tādu super netaisnību, mankārību, izsaimniekošanu, visām sliktākajām īpašībām, principā, kas cilvēkiem var būt, ar to tev ir jāiet un jādarbojās. Un arī tīri loģiski, ja tu esi tajā Latvijā, ja tu nebrauc projām, kas arī tiem, kas baidās no Krievijas, ir tikai loģiski. Vai tu esi gatavojies tam, vai brauc prom.
Bet tātad, ja tu esi tajā Latvijā, tad dari to, ko tu vari izdarīt, lai palīdzētu viņai palikt mazliet labākai. Un es negaidu kaut kādu utopisko šo te tur 100% labāk, viss ir atrisināts. Ja par 10% izdodas uzlabot, tas jau ir labi. Par 5%, par 10, kaut vai 15, tas jau ir progress. Kaut kāda cerība vienkārši, ka tu vari iedot cilvēkiem, ka var. Un caur to darīšanu arī tas, ka tu pats dari, un tev tie cilvēki kaut kādi raksta, un tu viņus satiec, un tu jau redzi to, ka viņi priecājās, ka ir kāds, kurš dara beidzot, kāds, kurš caur kuru ietā, tas, kam arī viņi tic, un ko viņi grib, un ko viņi grib pamainīt. Tas tev pašam dod tādu pacēlumu tajā visā. Protams, personīgā līmenī, tev pašam patīkam ir. Bet tas ir viens smags process, jo tur visu laiku viss mainās. Politikā visu laiku mainās. Tas ir jebkurā partijā, es domāju, nevaras partijā, bet visu laiku kaut kāds. Tev liekas, ka tagad ir tāda gludā burāšana, pagaidi 2 dienas. Būs kaut kas notiks vienmēr. Un tad tu risini tās problēmas. Mēs mainām noteikumus partiju, ar ko atšķirās no pārējām partijām. Pats galvenais ir tieši nosaukumā. Mēs mainām noteikumus, un tad numur 1, pats svarīgākais, kas būtu jāizdara, ir vēlēšana sistēmas maiņa. Kā izskatītos jaunā vēlēšanu sistēma? Tad tas, ko mēs piedāvājam, ir saucamais īrijas modelis. Kāds tādā īrijā? Tad tev ir saraksts ar kandidātiem. 100, 200, 300. Cik tev apgabalā tur tie kandidāti ir. Un tu viņus sarindo pa 1. vēlamais, 2. vēlamais, 3. favorīts, 4. un rindot, cik tu viņus vēlēsi secībā. Viņiem nav jābūt no vienas partijas. Tad tev nav jāizvēlas mazākais ļaunums. Tu izvēlies šos te kandidātus, kas tev patīk. Tad, ja, piemēram, tavs 1. kandidāts tiek iekšā, tad otrā kandidāta balss vairs nav vienas balss vērtībā, bet viņi sadalās un iet tālākam kandidātam. Tas ir ranking voice sistēma. Respektīvi, tas pats vēlētājs, viņš dabū izvēlēties tikai tos, kas viņam patīk. Tikai tie, kas viņiem pārliecinājuši, un tā arī bieži cilvēkiem ir. Viņam patīk 1, 2 cilvēki no tās partijas, 3 no tās, un tur neviens vairāk no citām partijām. Un te viņš var izvēlēties tieši tos cilvēkus, kas arī nesīs to individuālu atbildību, jo tas pats process, ko viņš paredz. Viņš paredz to, ka 2028. gadā tev pirmkārt būs jāstrādā sociālos tīklos ļoti spēcīgi, vispār, lai dabūtu uzmanību. Tev būs jābrauc pie tiem cilvēkiem savā reģionā, tev viņi būs jāsatiek tie cilvēki, no kā daudz mēdz izvairīties. Un tas būs vienīgais veids, kā dabūt tās balsis burtiskā kontaktā būt, un par cik arī tā doma ir sadalīta vairāk reģionos, vēlēšanu reģionos, lai viņi ir mazāki. Jo savādāk, ka tev tie 5 vēlēšanu reģioni, tur tas reģions ir tik liels, ka tu esi tur pabijis varbūt vienā stūrī, lielākā daļa tev vispār nezinu. Sadalot mazākos reģionos, tev ir reāli iespēja tiešām to visu apbraukāt, iepazīt cilvēkus, iepazīstināt ar savām idejām, uzzināt viņu problēmas. Un viena no tām kritikām, kas ir par to īrijas modeli, tieši ir, ka tie cilvēki pārāk pievēršās tām lokālajām problēmām. Ak, nē. Iedomājies, tev tagad ir Saeimā cilvēks, kurš to tavu reģionu tiešām pārstāv, bija caur lietas. Respektīvi, netiek ņemta līdzi kaut kādi liekieži līdzbraucēji, kur lokomotīvu šis slavenais cilvēks ievelk iekšā. Tu zini, kas ir Kāta Bērziņa? Es arī nezinu. Tā jebkurā gadījumā var būt vienotības deputāti, kur ir tikusi iekšā vienkārši tāpēc, ka tur tajā laikā kaut kāds Kariņš viņa ir dabūjis iekšā. Un šeit ir tikai tie, kas ir izdarījuši mājas darbu, tie, kas ir apbraukājuši, tie, kas ir sev pierādījuši, un arī tie ir demokrātiski, ir daudz vieglāk pieņemt lēmumus, ko ir pieņēmuši šādā veidā cilvēki. Tie ir cilvēcīgi, nevis kaut kāda nezināmā banda, kas ir kaut ko starunājuši. Tas ir tieši vēlēšanu sistēmas maiņa. Labi, un kā tas novērstu esošās problēmas kaut kādas? Viena no esošajām problēmām, kas ir esošā problēma, ir 29% pagājušās vēlēšanās balsis vispār ir miskastē aizgājuši. Viņi balsoja par partijām, kuras netika ievēlētas, un tas pat ir vēl sliktāk nekā miskastē. Un tad šīs te balsis pārdalās proporcionāli tiem, kas pār 5% ir tikuši. Tas vēl sanāk, ka tu esi nobalsojis par citu partiju, un tās partijas, kas tev līdz aknām riebjās, viņas vēl dabū no tevis to kaut kādu procentālo pienesumu, dabū vairāk vietas. Šausmielē. Tas vienkārši, par tā apātijas jautājums ir. Tu jau tā negribi iet balsot. Tu nobalso, un tad vēl tavu balsi iedod kaut kādam svešajam. Tas ir briesmīgi vienkārši. Tas ir vienkārši tam, ka šajā gadījumā par apātiju, tas par to neticību. Šis vienkārši vairo ticību tādam vispār demokrātiskiem procesam, ka tiek tikai tie, kas ir pelnījuši. Tas jau ir uzlabojums krietnes starp to, kas ir tagad. Man arī, es nevaru īsti, man lielākā daļa partija, principā gan visas, es nevaru uzņemt nostīties. Bet individuāli kandidāti, jā, ok, fine, es esmu gatavs par viņiem balsot.
Jautājums, kā tas uzlabos lietas. Nu, tur ir jāiet, kā tas uzlabot. Tas vienkārši uzticības jautājums ir lielos vilcienos. Un tas nenozīmē, ka partijas izbeidzās. Tas visticamāk nozīmē, ka izveidojās 2-3 lielas partijas. Un tad viņi tur savā starpā ņemās un darbojās. Šis ir vienkārši demokrāta uzticības vairošanas instruments primāri. Lai cilvēki tic vispār tiem cilvēkiem, kas tur darbojās, lai vispār paceļās kaut kāda vēlēšana aktivitāte, vēlme piedalīties un ticība. Tālāk tas ir atkarīgs, kāpēc tāda, jā, kā tas mainīs lietas. Tev būs augstāka kandidātu kvalitāte. Vienkārši. Viņiem ir šis te psiholoģiskais faktors būs vienkārši, ka viņš ir izbraukājis, izdarījis, viņš ir tie mazākie reģionā, un tie cilvēki jau no viņa var prasīt atbildību, viņi ar to darīs. Tev tur sēdēs tavos komentāros, rakstīs ziņās un zvanīs, un tev tāpatās ar viņiem būs jāzinās tālāk. Un ja tu gribēsi, lai tev pārvēl vēlreiz, ko parasti viņi grib, tie cilvēki, kas tur nokļūst, tu tev ir jādara tas darbs, ko tu apsolīsi viņiem darīt. Tev vienkārši ir tā atbildība lielāka daudz. Nu labi, bet tas nevar kaut kādā veidā radīt lielāku populismu? Es uzskatu, ka visas partijas praktiski ir populisti jau tagad. Es nezinu, ko nozīmē lielāku populismu. Paiet cauri progresīvo partijai, kas ir skaitās šo te atkal NVO un mēdī pasaulē labā partija. Nu, viņi pilnīgi kosmosu sola. Tur zaļā enerģija, ekonomiskā izaugsme, kas ir pretējais nozīmes vārdi pilnībā. Jā. Tas ir populisms. Tur kaut kāda algu pieauguma vienotībai bija pagājušos vai nu Saeimas, Saeimas mērķis 2000 vidējā alga. Tas ir vienīgi iespējams ar inflāciju kaut ko tādu sasniegt Latvijā, ātri sasniegt, kas būtu briesmīgi. Tas ir, tā kā visas partijas reāli ir populisti. Vienkārši atšķirība šajā populismā ir tāda, ka tas populisms kā vārds tiek izmantots kā zīmogs, ko uzliec virsū cilvēkam, viņš ir stulbs, man viņš nepatīk, viņš ko nesaprot, un tāpēc, ka es jums uzlieku šo zīmogu, man nav nepieciešams ar viņa argumentu vispār cīnīties. Es vienkārši viņam uzlieku. Tas tāpat kā rasists un fobs ir vienkārši populists. Viņš ir populists. Tu arī esi populists. Jā. Es esmu tīrākais populists. Un populists, ko nozīmē vispār vārds, tas ir sabiedrībā populāra ideja. Tas ir tādā īstajā. Viņi tagad ir padarīti, tas vārds ir padarīts netīrs, jā, bet populists, tas ir tas, ko nozīmē. Populists partijas ir partijas, kas pārstāv to sabiedrības, teiksim, vairāk un populāro viedokli. Tas tas vienkārši ir atkal nezināšana, vēstures kaut kā nezināšana ir pārvērsta par ieroci šo te pašreizējo spēlētāju rokās. Jūlijs Cēzars bija populists, jā, forši, normāls džegas. Labi, šo to viņš izdarīja galījā, ko varēja nedarīt, bet, labi, tajā tas ir cits laiks, cits konteksts, cits stāsts. Bet, jā, populists ir vārds, kas vienkārši ir paņemts un padarīts par ieroci viņa rokās. Viss vienkārši, lai nav tev jārunā pa faktu, jā, tur populists, dezinformātors, jā. Vienkārši tukši vārdi tie ir, ko izmanto, lai norakstītu un nerunātu ar tiem. Viss. Par demogrāfiju. Kas būtu tas, kas jādara Latvijā, lai mums šeit būtu lielāka dzimstība? Imigranti jāsaved. Šis ir smags jautājums. Kas ir jādara, lai Latvijā dzimtu cilvēki? Protams, var jau teikt, ka viena lieta ir ekonomiskais faktors un kaut kāda pabalsta dalīšana, bet, kādiem žēl rāda pasaules piemērs, tā pabalsta dalīšana baigi neko nepaceļ. Un, respektīvi, tas ir vairāk kā tikai ekonomisks jautājums. Tas ir kultūras jautājums. Vai tas nebūtu arī veselības jautājums? Varbūt mums ir vajadzīga kaut kāda jauna informācija. Tu domā, ka tas ir tieši infertility? Neauglība. Tu domā, ka ir tik daudz, ka cilvēki, kas gribētu uztaisīt bērnu, bet nevar uztaisīt bērnu? Ļoti daudz nevar uztaisīt bērnus. Es nezinu, vai tas ir mērīts Latvijā, bet vispār overall kopumā pa pasauli šobrīd dzimstība ir ļoti samazinājusies. Tieši šo iemeslu dēļ? Īpaši Eiropā. Tieši visādi veselības problēmu dēļ. Dzīvesveida dēļ. Tas noteikti ir liels faktors. Visi tie neskaitāmie, par ko tu arī runā pats un cilvēkiem, ko tu intervē, tur plastmasas, piedevs pārtikas, vienkārši mēs smāržas, jā, spējas smaržas arī principā izmantot tagad ir, labi, cigaretes pīpē, tas ir savu veidu smaržas, bet ir tā, ka tu sajūti kaut kāds tā stiprā smaržas, tā šauj korķārā, pat rāku ir. Tas veselības faktors noteikti ir viena no lietām. Tur noteikti nav tāda baigie dati par to pieejam. Tas kaut kādu daļu palielinātu, bet tāds lielais faktors ir, es domāju, tas ir kultūras jautājums. Lai gan veselība ir arī kultūra. Tīri arī, ka tā vidēja alga, mēs arī atdaramies. Es domāju, ka ir cilvēki, kas
tīri finansiāli apstākļu dēļ, ja nepaplašina savu ģimeni, teiksim. Tā es saprotu, ka lietas var notikt nejaušām, vai ne, un tajā pašā laikā mēs esam redzējuši, tīpaši arī es, sakoties savā bērnībā, kur ar vienaudžiem bija vienkārši ļoti nabadzīgām ģimenēm, vienkārši nāk pēkšņi 5 dēli ārā, un tā kā kāds sakars, vai ne. Nu, un tad viņi arī dzīvo tajā, Nu, kā viņiem tagad iet? nav nejausmas. Nu jā, bet tad rodas jautājums, kāpēc šis cilvēks, kuram nav līdzekļu, ir radījis tik daudz bērnus, tas izklausās pēc tāda izglītības jau trūkuma jautājuma. Nu jā, Viņš protams, karš nezina cēloņu sakarības. Es runāju par to, ka tādas ģimenes mēdz būt. Tāds ģimenes mēdz būt, bet es domāju, ja tas nozīmē, ka ir šādās ģimenēs dzimis daudz bērni un paralēli ceļās arī labākos apstākļos bērnu dzimšanu, tad mums nevajag mēģināt atrast perfektos apstākļus. Tad sākas dzemdēt. Tā ir tās, ko es saku par kultūras. Tad problēma viens ir tas, ka cilvēki gaida tos perfektos apstākļus, kad viņi būs gatavi. Es teiktu, ka man 2 bērni ir, tu nekad neesi gatavs. Protams, ir labāk, ka tev ir vairāk naudas nekā, ka tev ir mazāk, bet ko tieši vīriešiem būtu jāsaprot īpaši ir, mēs meklējam dzīvē komfortu, bet šis komforts mūs notrulina un visu to mūsu potenciālu krietni apspiež. Un situācijā, kad tev ir par īsu līdzekļi un tev nāk bērns, tuvojās, ja tu esi kārtīgs veids, reāli tu atradīsi veidu, kā nopelnīt vēl jaunus veidus, tev būs tā saucamā dead zone, kur tev muguri ir piesies pret sienu, un tu vienkārši atradīsi jaunu resursu sevī. Nu, ja tev ļauj tā kapacitāte kognitīvā arī. Bet, protams, ja tu tagad šausmināsies un grauzīs nagus un ak, Dievs, kas te notiks, tad ir kā ir, jā. Tad atgriežos pie tā, ka demografijas jautājums, tas ir kultūras jautājums, un ko es tomēr kultūras. Kas mums ir kaut kāds augstākās vērtības mūsdienās? Kas tas ir? Nauda, ēdiens, vienkārši hedonisms, tad baudpilna dzīve, kur ir pēc iespējas mazāka berze, kas tev traucē vienkārši. Un bērns tā ir masīva berze. Tev ir miegs izsists ārā, tev, kas jau principā ir, miegs ir veselības pamats. Pēc miega tev viss kaut kas iegriez. Tev miegs ir izsists ārā, tev ir jāmāk strādāt ar sevi, jāsāk strādāt ar sevi, jo tas bērns vienkārši kliedz, viņš ir maziņš, viņš vienkārši nesaprot, viņam amigdala kontrolē viņa to visu uzturē vēl, tev ir jāiet caur viņu, jāmācās pašam nomierināties. Īsumā tas ir ļoti grūti, bet ļoti piepildoši. Un tātad mūsu kultūras tas augstākais kaut kāds dievs ir vienkārši komforts. Un bērni tas ir pretstats komfortam. Karjera, Instagram sekotāji. Es esmu ietekmeklis, jau ritīgi forši. Un tas ir burtiski pretestībā pret to. Sievietes, lai piedod viņas, man teikt, zin, kāds man heitos reāli, bet sievietes ir daudzas padarītas tajā vērtības skalā par vīriešiem. Viņām ir tiešām tās pašas vēlmes, kas ir vīriešiem. Bet tas ir vāja vīriešu dēļ. Un savas vērtības sistēmas ietekmes. Gan vēl, jā. Tas ir vāja vīrieši. Tas ir tieši tas stāsts arī par to, ka jā, man tagad ir bērns un ak, Dievs, man nav ideāli apstākļi, kā es te tagad, jā. Tas ir vājums reāli. Problēma ir tajā, ka mēs vērtējam komfortu augstāk par izaugsmi un par jēgu, reālu jēgu. Un komfortā nav jēga iekšā. Nav nekas jēgpilnāks par bērniem dzīvē. Es pats saucu viņus par klēpu gobliniem. Pirms man bija bērni, domāju, es pa viesmīlu savā laikā biju strādājis, tur ienāk viņa restorānā, ko bauroju, ciest nevar vienkārši. Kas tie tādi ir? Bet tad Annai piedzima mūsu dēls, un tu vienkārši jūti to bioloģisko pārmaiņu sevī, ka tev vienkārši kaut kāds sakarīs slēdzis, pārslēdzās vienkārši tā kā, oh my God, this is amazing. Tas ir pats labākais, kas var būt. Un tagad pasaulē ir kaut kas svarīgāks par mani, kas atkal ir, tas ir ārpus komforta. Komfortabli ir par sevi tikai domāt. Bet tagad šis bērns ir svarīgāks par mani. Man ir jādara viss, lai parūpētos par to, ka viņam ir laba dzīve, nepārāk viegla dzīve, tāpat tās tur ir jāatrod līdzsvars, un šis tie ir, par ko ir jārūpējās. Un viss tev pilnībā tā atkal vērtību ķēdi pārslēdzās, ja tu esi tā kā adekvāts cilvēks. Un, protams, ir tie, kam man bērns, un viņš mēģinās, lai viņi nogrūst kaut kur, jā, kas nav pareizi. Bet tāpat labāk tā nekā, ka tie bērni nav. Tas vienkārši ir kultūras un vērtību jautājums. Un kultūra tev signalizē par lietām un vērtībām, kuras nav jēgpilnas reāli. Viss tev vienkārši, tad tu esi numur 1, tu esi pelnījis atpūst, tu esi pelnījis vakarā atpūsties, aizbraukt ceļojumā, who gives a fuck reāli. Tas ir
bezvērtīgs reāli. Tas, tā kā, tev būs atmiņas no tavas Turcijas, jā, vai tur Kanārijas salām, jā, vai tas, ka tās atmiņas tev ka tu, un tas tā problēma arī būs ar tām atmiņām vispār, jo šo sapratīs tie cilvēki, kuriem nebija bērni, tā kā būs krietni pa vēlu. Tiešām tas ir, kā tev tuvojās jau pēdējās dienas, un tad tu sapratīsi reāli, ka varbūt tomēr vajadzēja tos bērnus uztaisīt. Nu, es tā kā varbūt vajadzēja, bet tev ir tā kā milzīgs caurums tagad iekšā. Kā, ko tu esi izdarījis? Tu zini, kas bija bagātākais cilvēks 1990. gadā, piemēram, 1800. Tu nezini, ka tev ir reāli dūža reāli. Nevienam tu nerūp, principā, lielos vilcienos, ārpus tavas ģimenes. Un tas bērns sniedz to mega piepildījumu. Tad atkal vēlreiz mēģinot rezumēt. Tad kultūra tev saka, ka tu esi labākais, neliec sev neko, dari, ko tu vēlies, esi kāds, gribi būt, neliec sevi robežās. Un bērns ir tas, kas tev pilnīgi pretējo saka. Tagad tev jākļūst labākam, tev jākļūst pilnīgākam, tev visu laiku jāuzlabojās, un tev visu laiku jālūž sevi tajā audzināšanas procesā arī. Un tev pašam ir jāaug līdzi. Un, principā, apsveic tev tagad būs diezgan, teiksim, ja tev ir viens bērns, tev būs kaut kādi 5, 6 diezgan liela diskomforta bieži gadi, jā. Vai tev ir vēl viens, tev tā 10 gadi ir. Tu tagad ir un pēc tam tad tu pilnā plaukumā jutīsi to jēgas sajūtu. Tas nav baigi labais dīls startā sajūtā tādā līmenī, tikai par sevi domā. Tas ir to risināt, reāli, lai to risinātu, tas ir hardcore jautājums. Tā atkal mēs nokļūstam pie vispār. Tur ir popkultūra, tur ir mēdī, tur ir viss tā mašinērija, akadēmija, tā kā viss, kas tiešām ir tā sistēma. Kā burtiski kāds, tas ir sistēma, tev saka, ka dzīvo sev. Un lai to nomainītu, tas ir revolucionārs akts nepieciešams. Es pat nezinu, kam ir jānoteik. Milzīgam karam. Jā, Bumbai jāuzskaita šīs zemes apokalips. Tas ir paradoks arī, ka tieši kara laikā daudz bērnu dzimst. Es nezinu, kā teikt Ukrainā, varbūt tā nav, bet vismaz līdz šim tā ir bijis. Tieši kara periodos, pēckara periodos ir milzīgi tie bumi vienkārši dzimstības. Cerams, ka tāda revolūcija neatnāks. Tā kara tāds stāsts, bet šis demografijas jautājums pilnīgi godīgi atbildīja, ka tas ir, visas likmes ir pašlaik pret demografiju. Skaties, izmainīt sistēmu, manuprāt, ir 2 varianti. Noslaukam šo visu pasauli, sākam no jauna. Otrakārt, balsojums ar katru eiro. Par cik cilvēki lielākā daļa ir stulbi, patērētāji, es atvainojos, tad, manuprāt, tā ir tikai pirmais variants. Jo sajiet kopā visiem cilvēkiem un saprast to, ka mēs balsojam ar savu eiro katru dienu atbalstot sistēmu, ir praktiski neiespējami. Ļoti daudz, kas uzreiz sistēmā mainās, atkarībā no tā, ko patērētājs pērk. Tas ir, kā kreisie darīja, kā cancel culture. Viņiem ļoti labi sanāca. Viņi boikotē vienkārši lietas, respektīvi. Ja šitais te dara tādas lietas, tad mēs vienkārši to nepērkam. Bet to sargunizēt, tur atkal jautājumi. Balsot ar savu eiro, tas ir, un atkal tas būs komforta jautājums. Jā, es varētu tagad neaiziet nopirkt šajā tuvākajā veikalā to lietu, kas man tuvākajā veikalā, bet man jāiet tālāk. Skaties. Tieši tik banāli tas var būt. Skaties, jā, tas var būt banāli, bet es varu pastāstīt manu piemēru. Es pārtiku pērku šobrīd lielākoties no lauksaimnieka. Jā, es neeju veikalā. Es veikalā ieeju, nopērku tikai ūdeni. Stikla pudelē. Ieteicams. Vai es nopērku biocitronus, ja es atradis citā ekoloģiskā veikalā. Ja? Viss punkts, tas viss, kas ir veikalā. Es uz aptiekām neeju. Es nepatērēju tabletes, nepatērēju neko no farmācijas. Pie ģimenes ārstas aizēju samaksāt savus 2 eiro tikai par nosūtījumu uz asins ainu. Viss, tas ir viss, ko es patēru. Iedomājies, ja vēl lielāks grupējums darītu līdzīgi kā es, ja viņi pirktu savu ēdienu tikai no lauksaimniekiem, ja viņi neiegādātos neko aptiekās, ja viņi neiet uz veikaliem, ja viņi nedodos pie ģimenes ārsta, ko tas nozīmē? Ja tu pērc pārtiku no lauksaimniekiem, tātad, ja tu uzdevis pietiekami daudz jautājumu, tu pērc īsto ēdienu. Un ja tu vēl pie reizes kusties, un tu atrodies saulē, tas nozīmē, ka tu neslimo. Tu neesi atkarīgs no farmācijas. Šis ir tas risinājums. Tikai visiem, diemžēl, vajag quick fix. Viņiem vienmēr vajag kūciņu, viņiem vienmēr vajag šokolādīti, viņiem vienmēr vajag
es atvainojos, šo te mīļo komfortu, ja? Nu, un tur arī ir tā lielā problēma. Nu, tu principā kā kapitālists runā. Tu saki, ka pieprasījums tad mainīt piedāvājumu vai nepieprasījums. Respektīvi, kad, viss tad runās par komfortu tieši tā. Vienkārši dari, kā tev ir ērtāk, dari tagad. Viņi, protams, tur ir maksimizējuši arī visas tās garšiņas un vispārējo, lai cilvēki ļoti atkarīgi. Ne. Un nemaz runāja par, piemēram, ir tāds solpadīns. Kas? Solpadīns ir sarkanās pēcāp tabletes, viņas ir ar kodeīnu, viņas ir bez receptes, tev galva sāp. Un, ja tu viņu gan bieži iedzer reizi, tev ķermenis sāk izraisīt to reakciju, kurai tu viņu izmantoji, lai novērstu, respektīvi, tev sāk sāpēt galva, un tam, ko tu dari, dzer vēl solpadīnu, bez receptes, personīgi pieredze, jā. Okay. Jā. Tāda, bet, tātad, ja cilvēki, piemēram, ietu pie tad tā doma ir tāda, ka tie teiksim, sistēmas spēlētāji viņi no viņiem tiktu vienkārši viņi tirgu kristu, un tā rezultātā, ka viņi tirgu zaudētu, rastos kaut kāds alternatīvas papildus. Bet kur ir problēma zemniekiem izveidot kaut kādu aplikāciju normāli un popularizēt? Viņiem tomēr kopā pa visiem sanāk naudiņi, kur mēs pērkam tikai no zemnieku saimniecībām. Kāpēc viņi to nevar izdarīt? Ir kaut kādām lauksaimniecībām, kurām ir mājaslapas savas, tu vari pasūtīt to pašu gaļu un tā tālāk. Viņiem vajag vienotu sistēmu kaut kā. Tas ir ļoti sarežģīti noteikti, ja to visu tur uzskaita sistēmas vispārējais. Cilvēks ir patērētājs, cilvēks ir hedonists, cilvēks ir vieglākā ceļa meklētājs, viņam nepatīk pretestība. Viņam vajag, lai viņam māja galva un saka, ka jā. Jā, bet tāpēc jau visu šo iemeslu dēļ mums ir vāji vīrieši, mums ir neauglība un mums te ir uz katru stūra feminisms tikai vienīgi tādēļ, ka, vīrietis ir lohs. Kā viņu padarīt stipru? Vīrieti? Jā. Caur diskomfortu. Caur fiziskām aktivitātēm un caur mentālām aktivitātēm. Jo, lai vīrietis augtu, viņam vajag fizisku piepūli un mentālu piepūli. Nevis visu vakaru sēdēt pēc darba Netflixā un ēst burgerus. Tā tas taču nav progress. Spēlēt spēles. Visam ir savs robežs. Spēlīt mēs varam uzspēlēt. Mēs seriāls varam paskatīties, vai ne? Bet, ja tu to dari regulāri un ilgtermiņā, tad tu nebūsi spēcīgs vīrietis. Izklausās, ka vīrietim vajag bērnus. Vīrietim vajag bērnus. Tur ļoti daudz, kas noklājās tajā visā. Bet es zinu arī ģimenes, kurām ir bērni, bet tie vīrieši ir arī lost, pazaudēti. Jā. Vīrieši, kas nemīl savas sievas, jā, un nāk ar nokārtu galvu uz mājām, bet tādi arī ir. Viņam bērni ir, bet ko viņi sasniedz, kādu piemēru viņi rāda bērniem. Galva jau var nokārties ik pa laikam, bet būtu viņi tomēr jāmēģina pacelt pēc agrāk vai vēlāk augšā. Tas atkal jautājums ir par to, kāpēc vīrieši tādi ir kļuvuši. Latvijas gadījumā testosterons. Testosterons tas ir viens, bet tomēr tas piemērs tev bērnībā, tev ir tās attachment figūras, tad tavs pirmais vīrišķais piemērs, kāds tev ir bijis, vai tev viņš ir bijis, un es pieļauju, ka tie piemēri nav bijuši pārāk labi. Testosterons noteikti spēlē lomu. Es domāju, ka man bišķiņ te sācis karāties, ja, pašām kauns ir. Noteikti viņš ir bišķi nokrities tagad ar visu. Es domāju, tas ir tik vienkārši kā testosterons. Tas noteikti ir faktors. Viņš ir dramatiski zems. Liela lomu, jo ja tev ir augsts testosterons, tas nenozīmē tikai to, ka tev ir spēks. Tas liecina par kaut kādu vīrišķību, tas nozīmē arī to, ka tu domā pats par sevi. Jā. Tas nozīmē to, ka tev delfi nevar iedirst tavā galvā, ko tu nostauc par kaut kādu kastīti. Ja? Tu paisi pats par sevi. Tu veido no sevis kaut kāda veida autoritāti. To arī tas testosterons dara. Te atkal var virzīt teoriju, ka visu šī te vīriešu vājināšana gan Latvijas kontekstā, gan Eiropas, gan pasaules rietumu ir bijis diezgan apzināts process. Jā, loģiski. Ja tu padarīsi ģimenes vājas, tad tu atkal esi joprojām labs patērētājs un tu neprotestē. Kurai sistēmai īpaši bija uzdevums iznīcināt ģimeni? Komunistiem. Reliģiju un ģimeni, principā, ja tu iznīcini šīs divas lietas, tad tu vari pilnībā pārņemt sabiedrību. Kāpēc? Tāpēc, ka tev vairs nav nekā augstāka par the state, par valsti, par valdību. Jo, man ir vienalga, ko valdība saka, ja man ģimenē, piemēram, vakcinācijas laikā, piemēram, kāda starpība, ko jūs sakat, man neinteresē. Tā ir man ģimene, mēs rīkosimies pēc saviem ieskatiem, un tādā pašā variantā, ja tu esi ticīgs cilvēks, teiksim,
pareizticīgs, lai ko tas nozīmētu, tad tev ir kaut kāds augstāks spēks, kuram tev ir jāatskaitās, un ja tev tā morāla, etiskā vērtība neļauj darīt to, ko tev liek, tad tu neklaus to valsti. Un tāpēc tieši komunisti šo ļoti labi atpazina, un nevelti viņiem notika visas ģimenes dekonstrukcijas, sieviešu emancipācijas, vispārējais. Kā ar sievietēm, kas aizgāja darba tirgu? Ieguvējis viņas ir tavuprāt? Divi vīrieši par sievietēm, es domāju, superīgi. Tur viedokļi dalās, jā. Es saprotu, ka galvenais mērķis tam bija, lai vienkārši palielinātu budžetu valstī, jo tev ir vēl vairāk nodokļu maksātāji. Bet otrkārt, kur varbūt tas iedeva kaut kādu brīvību sievietēm, jā, redz, sieviete saka, ka viņai vajag pašai savu naudu, jā, jo tev nekas dzīvē nav apsolīts, arī no šiem te vājiem vīriešiem. Varbūt, ka labi vien ir. Jā, teiksim tā, ja iedomājies, ja tas nebūtu iespējams, tagad vēl ņemot vērā vājos vīriešus, tad sievietes iespējams vispār zem tiltiem dzīvot savā veidā, jā. Mēs varam par to papildus. Varbūt sievietēm kļūstot stiprām notiek reakcija, kur vīrieši paliek vāji, jo viņiem vairs nav tā funkcija, ko pildīt, kas ir bijusi pilnīgi skaidri, ka viņam ir jābūt apgādātājiem. Tradicionālais modelis, kur viņam ir jābūt tam, kurš nes mājās medījiem. Tagad viņi pats var parūpēties par to, un viņam principā kaut kāds pamatdzinuls ir pazudis. Jā. Un ņemot vērā, ka mēs esam primāti, nebūtu pārsteidzoši, ka tieši šī te pamatfunkcija vienkārši būt tam ģimenes galvam un apgādātājiem ir tāda bāze, un to bāzi izņemot ārā ļoti strauji, tad arī vīrieši palikuši par lubatām, kur nevar nepiekrist. Jā, piekrītu. Tā kā nošaut daudz zaķi ar vienu šāvienu. Bet, šo sievietēm nepatiks dzirdēt. Tev pēdējā laikā ļoti daudz meitenes un dāmas nāk runāties. Bet tas ir tā iemesla dēļ, ka sievietes ir tās, kuras biežāk mēdz domāt pašas nekā vīrieši. Tas ir tas, ko bieži sievietes mēdz būt tās, kuras domā vairāk par veselību. Pirmām kārtām, jā. Tur arī šis stāsts apstājās. Vīrieši lielākoties, ko teikt, tos, kurus es pazīstu. Es arī kliboju viennozīmīgi. Es nezinu nevienu īsti, kas kaut kur līdz kādam momentam piedomā, bet ir tāds pofigisms tajā visā ir iekšā. Tā kā tur nav tā disciplīna tīri līdz galam, jā. Bet sieviete ir tā, kad viņa sāk, viņa ir neatlaidīga. Tas pats tu pasēs uz cīņas sportu. Kā sievietes sitās. Ja tīpaši ir pāris faita UFC redzēti, tad, kad sitās sievietes, viņas nenormāli sitās. Un viņas vispār neatkāpjas, viņas tik iet uz priekšu. Tā kā dzinulis viņām ir nenormāls iekšā. Un visu cieņu sievietēm, tas, ka viņas ir šādā te veidā pārsituši šo te stipro dzimumu. Jo tas šobrīd, diemžēl, ir tas, kas ir bijis visvairāk arī vajadzīgs tai sievietei. Bet sievietei visvairāk arī ir vajadzīgs tas stiprais vīrietis, kuru šobrīd vienkārši praktiski nav. Bet kā ir tā saucamā hipergāmija, tad sievietes iet kopā tikai tādiem džekiem, kungiem, vīriešiem, kas ir hierarhijā vai tādā pašā līmenī kā viņas vai augstākā. Un ja mums ir augsti izglītotas stipras sievietes ar labām algām, tad viņām ļoti apsīkst vispār potenciālais pāru iespējas. Jā, tieši tā. Un tomēr viņām arī iekšā ir dabīgais instinkts būt mammai. Jā. Turpināt arī to sugu un par kādu rūpēties. Un kas notiek, kad viņai tātad, principā, pēc šī atlases mehānisma vairs nav gana daudz kungi, ko izvēlēties. Tad viņi transformē šo savu mātišķo instinktu citās formās. Un ja viņai tieši šīs augstākās izglītības bijušas, kas ir arī ļoti kreisas, tīpaši humanitārās zinātnes, kur arī nāk ārā ļoti daudz šīs briesmīgās idejas, tad viņas kļūst par aktīvistiem. Jā. Ir tāda lieta arī, ne visas, protams, ne visas. Un tad šis te mātišķais spēks tiek novirzīts jau rūpējoties par imigrantiem, piemēram. Tad vienmēr mēs varam atgriezties arī tur. Bet statistiski jau reāli ir novērots tas, ka sievietes paliek arvien gudrākas par vīriešu. Viņas mēdz būt izglītotākas. Viņām tiešām arī mēdz būt lielākas algas. Paskaties, piemēram, uz skaistumkopšanas biznesu. Jā, mana draudzene, viņa strādā skaistumkopšanas biznesā, viņu ar tādu piķi tur pelnīt palielam. Ja viņai klientūra ir, ja viņai reklāma strādā, viņa tur var nenormāli piķi nopelnīt pāris stundās. To, ko vīrietis varbūt nopelna nedēļas laikā. Teiksim tā, ja savu standartu darbu darot. Jā, protams, bet vienkārši, tā kā skaistumkopšanai tu pasies katru otrā. Ir skaistumkopšanā palielam. Tā, varams, rupi sakot, vai ne, bet
Tā kā sievietēm savā veidā ir jau, es teiktu, diezgan komfortabli apstākļi savā veidā. No, Ja neskaita to vājo ja, vīrieti. ja mēs skatāmies, sievietēm ir noteikti pašlaik labāk rietumu kontekstā kā vīriešiem, jo, principā, visas institūcijas, viss tas veids, kā mēs esam modernajā liberālismā, ir caur sievišķīgo prizmu, nevis vīrišķīgo. Un tas ir vēl viens iemesls arī. Nu, kā jūs varat gaidīt, ja vīrieši jums viss ir skolotājs sievietes? Jūs aiziet uz darba kolektīviem, tur daudz sievietes ir. Psiholoģijā, piemēram, arī ir sievietes tikai. Dakteris sievietes ļoti daudz ir. Un starp citu, ja mēs skatāmies pēc sieviešu proporciju, lai man met ar akmeņiem, Latvijā ir zinātnē un valsts pārvaldē ir lielākā proporcija ar sievietēm vispār Eiropā. Mhm. Un rezultāti mums viss sliktākie. Es domāju, Šitais ir baigais jautājums. Nu, kur par augstāko izglītību, piemēram. Tagad Amerikā, laikam, 5-3-5 proporcija ir sievietēm par labu. Es pieļauju, ka Eiropā baigi neatšķirās. Te mēs atgriežamies pie augstākās izglītības inflācijas. Vienkārši, ka, labi, ir šī te augstākā izglītība viņā visām, bet vai ir tik daudz vispār darba vietas, kas apspēj dot resursus viņām atpakaļ par to izglītību. Un vai šī augstākā izglītība ir, augstākā tiešām. Stāsts par papīru un par to, ka tev ir papīrs un par tavam reālo pienesumu un spēju un zināšanām un to, kas tev liekas, kas tev pienākās. Izglītība un intelekts. Jā, praktiskais iemiesotais ir caur praksi gūtais un tad vienkārši teorija, kas ir teorija. Skolā jau tev, ko tad, tev jau māca par labu darbinieku, tev iemācīs vienkārši iezubrīt, tu vienkārši iezubri, un tas, ka tu māki atkārtot to, ko tu iemācīji, tas jau nepadara par gudru. Tas tev padara par labu darbinieku, tas arī viss. Arī man ir bakalaura grāds audio-vizuālajā mediju mākslā vispār. Vispār varēja neiet, absolūti. Varēja pats iemācīties? Tur tā lieta, kad es jau gāju tieši manā gadījumā, es jau biju daudziem kursabiedriem jau priekšā, man bija priekšzināšanas, teiksim, tās jau sen esmu šajā lauciņā 17 gadus, ja. Un bija tāds, es varēju te arī neko nemācīties, jo šajā industrijā, ja tu māki, neviens jau neprasīs diplomu par to. Protams, kontakti, teiksim tā, tie paši jaunie kontakti ir kursabiedriem, ar skolotājiem un tā tālāk, ir iespēja ar televīzijā kaut kur pastrādāt, zini, un tā tālāk. Tā kā jauni cilvēki iegūst kaut kādus kontaktus, tas viņiem ir pozitīvi. Tie ir feminizēta sabiedrība normāli, kas ir darīts caur tādiem, propagandas tehniskajiem gājieniem. Tas nav tikai tik viennozīmīgi, ka nabaga vīriešu pie. Vīrietim ir jāuzņemās atbildība, tas ir skaidrs. Vīrietim ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvu, bet, kaut vai tā pašā Holivudā, kā mēs skatāmies, it īpaši pēdējā laikā, tā vīriešu figūra, cik bieži tiek pasniegta kā tāds bumbling fool, un tad ir kompetentā sieviete, kas ar tev viens citiem var izslēgt, un, piemēram, tas ir tas nav tik vienkārši, ka tie vīrieši ir vāji paši no sevis palikuši. Es uzskatu, ka tas ir apzināta darbību kopuma rezultāts, kas visticamāk arī nāk no akadēmijas ārā. Tas parasti no 60 gadiem, bet tur neiedziļināsimies, jo kurš tā revolūcija taisīs? No tās nebūs sievietes. Kurš var to galvu atdalīt no ķermeņa pēc nepieciešamības? Tās parasti nav sievietes. Un tāpēc ir nepieciešams tāpat kā ģimene un reliģijas institūts ir jāvājina, trešais tad ir vīrietis. Tad tev ir pilns konflikts. Jo šis arī, tur visādi dati un atsaucas, bet viens bija Orwells rakstīja, ka partijas lielākās, 1984 grāmata, ka partijas lielākās fanes, teiksim, bija tieši jaunas sievietes, kas brutāli uzspied visiem to partijas līniju, kas arī ir patiesība. Ja mēs pastamies, tad sievietes savā tajā sociālajā miedarbībā, viņas jau neiet pa galvu dot, kā Džeki var izdarīt, kur ir vienmēr agresijas draudi, tu esi kaut ko ne tā pateicis. Mums vienmēr apakšā tāda agresijas draudi ir kaut kāda, mums ir kaut kāds respekta robežas, kuras mēs nepārkāpjam, jo mēs saprotam, ka tur var būt rezultāts, pelnīts, ja mēs tās pārkāpjam. Un tad sievietēm viņas iznīcina reputācijas. Tas ir tāds tiešām toksiski sievišķs veids, un tieši tur pasties uz spriņu, uz šiem rečakiem, tas ir tieši tāds formāts, kā caur reputācijas iznīcināšanu viņas cīnās savā veidā. Un tā vīrieša reputācija ir tādā vispār, tas vispār tā kā
kreisumā ir cispatriarchālais baltais vīrietis, tas ir tas apspiedējs, jā. Tur ir vesels disciplīnas un mašīnas, kas to vien griež, ka tas nav bijis dabīgs process. Un problēma ir arī, vīrietis jau ir pieredze pie fiziskas konfrontācijas vairāk, ja ne fiziskas, tad vienkārši konkrēti šā mēs sākam kaulā vienkārši šiet. Sievietes tā nedara. Viņas caur pasīvu agresiju strādā un darbojās un nesaka, ka tā nav. Mēs visi zinām, ka tā ir. Viņām ir cits metodas, un pret šīm metodēm vīriešiem īsti nav instrumenti, ar ko cīnīties. Kā ar pasīvu agresīvām sievietēm, piemēram, tur korporācijā, kuras vēl bišķiņ tev var samelot par tevi, kā tur viņi var cīnīties? Viņi paskat, viņi uzmācies. Ko tu var izdarīt? Viss ir fakti reāli. Kā viņai ir viss spēks, ir viņas vienkārši burtiski mutē un sastīglos. Viņi var to visu izdarīt. Tā kā vīriešiem ir pret sievietēm var cīnīties reāli citas sievietes, kuras tās būs, ir jautājums. Jo tiešām, kā cīnīties ar feminīnajām manipulācijas metodēm vīriešiem? Kā? Šās reputācijas graušanas, piemēram. Tur Inga sāka vākt, kur tev aiz muguras sāda rakstu kopumu, tur meklēt par tevi kaut kādu informāciju. Viņi var vienkārši burtiski samelot savos rakstos, piemēram, par tevi, jā. Tagad tev jāpierāda, ka tā nav. Bet viss jau apsūdzība ir nēsta. Vai Džonijs Debs par tā Amber Heard, kad bija tāda sprāva. Ka viņam gultā kā nabagam. Reāli tā bija. Bet viņi viss sākās no sākuma bija, ka Džonijs ir briesmīgs cilvēks, sitējs, tur marotājs, vēl kaut kas. Beigās izrādījās, ka tā nebija. Tas tā vienmēr ir. Tāpat ir viešņa Kristīna Duņeca, kas bija pie manis. Arī viņa teica, ka iedotu viņai budžetu un par jebkuru cilvēku tu vari uztaisīt tā kā melnāko rakstu. Pat ar nepatiesiem faktiem, tā, ka tas gadiem sērēs internetā un tu būsi nomelnots vienkārši. Par jebkuru cilvēku. Jā. Tas vēl ir viens raksts, pieņemot tajā pašā satura veidošanā manējā, iedod man budžetu, un mēs tev sāksim vienkārši katru dienu bombīt tur 5 video par tevi. Iedomājies? Vai un atkaujies? Lai tev veicās reāli. Un tad rakstu uzrakstīt vispārējo. Vīriešiem ir jāmācās no sievietēm. Redzēju, ka tev arī bija video par, tu biji nofilmējuši skatlogā. Tur kaut kāda zīmīte, kas bija kofeinā laikam? Jā. Vecerīgā. Jā. Kas tur bija rakstīt? 82% no LGBT 9000 F5, F1 cieš no neiekļaušanas darba vietās, kaut kas tāds. Kad viens no 5 vai 4, cik tur sanāk, jā. Viņiem pārdara. Nepieņem viņus tā, kādi viņi ir. Kāds tavs komentārs par to? Kad komentārs tieši tāds, kā tas bija. Ja tevi atbalsta lielās bankas, ja tevi atbalsta mēdīji, izglītības iestādes, tu neesi dumpinieks, tu neesi apspiests, tu esi mainstreams. Un šie cilvēki, kas tā kā nepārtraukti dzīvo tajā savā upura lomā, jā, viņi ir disfunkcionāli tieši dēļ tā, ka viņi visur redz kaut kādu apspiešanu, ka viņiem kāds dara pāri. Tas ir tāds psiholoģijas principā one-on-one, ka tev ir jāizkāpj ārā no savas upuru lomas, ja tu gribi kaut ko dzīvē izdarīt, ja tu vienkārši gribi dzīvot komfortablu dzīvi, tā labākajā nozīmē. Vienkārši jāgapilna dzīvi, jo kamēr tu būsi upurs, tas nozīmē, ka tu nekontrolē savu dzīvi. Notikumi kontrolē tevi. Tu esi cilvēks bez kontrolas. Un ja tu visu laiku meklē, ka kāds pie kaut kā ir vainīgs tavā dzīvē, tu nevar augt. Tu esi tās nožēlojums darbs, reāli. Protams, mums visādas lietas var dzīvē būt notikušas, briesmīgas lietas, bet mums ir jāstāv tas akmens kalnā, kā Sisifam, un mums viņas ir jāpārvar. Tev ir jādzīvo savu dzīvi. Ir kādām lietām cilvēki ir tikuši pāri. Tās lielākās daļas apspiestības stāsti mums te ir triviāli, bet labi, tas, protams, nav labs piemērs, tāpēc, ka man bija grūtāk, tāpēc tavas grūtības nav svarīgas. Tev ir jākāpj ārā no upuru lomas. Neviens cilvēks nedrīkst viņā palikt. Ir loģiski, ka mēs tur nokļūstam. Ir negodīga dzīve, gadās kaut kādas šausmīgas lietas un mazāk šausmīgas, tev tur kaut kādi kolēģi pāri izdara vai tur avārijas notiek. Viss kaut kas var notikt. Bet tev ir jāpārvar tas vienkārši. Bet šie cilvēki, kas ir tur, tas viss viņiem bāzējās ap to apspiestību. LGBTQ, tas viss, tas ir burtiski ap to, ka mēs esam apspiesti, ka mums dara pāri, mums vajag izcīnīt vēl tiesības kaut kādas. Kādas jums nav tiesības? Ko jūs vēl gribat? Kas jums nav? Ja tu izskaties tā kā kaut kāda indīga vardi, nebrīnies, ka tev kāds kaut ko pateiks.
Jums liekas, ka ir normāli, tā kā tu praidos iet un beceli griežās un bērnu priekšā, bet tas nav normāli. Tā kā, ja jūs par to apspiežat, tad tas ir ļoti labi. Tā ir veselīga imūnsistēma sabiedrībā, kurai ir jābūt. Ļoti labi. Bet, ja jūs vienkārši meklējat un gramstaties pēc apspiestības, kuras tur nav, jums ir jāmeklē labākas lietas, ko darīt savā dzīvē. Un tas atkal atgriežas pie tiem NVO, nevalstiskajām organizācijām. Viņš šos te visus dīvainīšus, viņus atbalsta. Viņiem saka reāli, ka jā, tev tiešām tu esi apspiests. Tiešām sabiedrībai ir jāmainās tevis dēļ, nevis tev ir jāmainās, lai pielāgotos sabiedrībai. Jā, tu esi lielāks par pasauli, nevis pasauli ir lielāka par tevi. Jā. Viņiem ir jāpakaļaujās tev. Tas ir ļoti neveselīgs veids, kā būt. Es tev piekrītu. Un vēl viena piebilde ir, ka tā problēma, laikam, fundamentālā tur ir tāda, ka ne jau sabiedrība viņas nav pieņēmuši, viņas sev nav pieņēmuši. Ja viņas sev pieņemtu, tad viņi varētu dzīvot. Protams, ja tu esi pilnīgs absolūts frīks kaut kāds, kas ir ekstraordinārais gadījums, un tu izties vienkārši pēc dīvaini, tu uzdies kā dīvains, un tev nekad nepieņems. Vienkārši normalizējies. Tas ir iekļauties kaut kādā līmenī sabiedrībā ir normāli. Protams, ne panorāmas līmenī, ne tādā līmenī, bet ir robežas un noteikumi rakstīt un nerakstīt ar iemeslu. Tāpēc tas ir tradīcijas, tradīcijas ir eksperimenti, kas ir izturējuši to laiku pārbaudu. Un, respektīvi, mēs viņām sekojam, apzināti, neapzināti, un viņas ir labas, tāpēc, ka viņas vienkārši strādā. Ja tu viņas pārkāp, un tad pēc tam tu brīnies, ka tu cilvēkiem nepatīc, stūp tev. Es piekrītu tam, ko tu saki, es atbalstu to, ko tu saki. Es domāju, ka tiešām šī te upura loma lielākajai daļai nāk no kaut kāda bullyinga, varbūt skolā, jā, ir ventos gadus bulijoti no terorisma mājās, teiksim tā, kas man bija. Man bija terors skolā, man bija terors mājās. Izvilku kaut kā, tā kā tiku pāri uzstūmu to akmeni kalnā, kā tu teici, bet šobrīd jau sistēma ir uzbūvēta tā, lai tu neatrastu ceļu praktiski. Šobrīd tev visas šīs substances, ko tu lieto, tev tikai padara trulāku, un dažas vienkārši nekad neizvilks ārā no tās upura lomas. Un tas ir perfekti. Tās sistēma ir perfekti, lūdzu. Visi šie te cilvēki, kas atrodās šajos gājienos, tas ir perfekts 21. gadsimta sistēmas prototips. Tas ir viss komentāri un vairāk nav par šo. Man patīk tas par to, ka viņi jau domā, ka viņi ir kaut kādi revolucionāri cīnītāji. Bet vēlreiz, ja tevi atbalsta lielās bankas, kas ir tā kā Saurons, bankas, finanšu iestādes, un viņi nav labākie, un viņiem nav tavas intereses sirdī. Tev atbalsta valdība, NVO un mēdī, tu neesi protestanti, tu neesi revolucionārs, tu esi sistēma. Jūs tā ir propaganda. Jā, tu esi reāli sistēmas, tā kā absolūtākais vienkārši bandinieks. Pastieties, mēs viens otram pilnībā piekrītam, un mums ir kontrols mehānismi, karoks. Lame. Davai aiziesim tagad uz sadaļu, kur būs ātrie jautājumi. Tev ir ātrie atbildi, bet tas būs runājot par šo te politisko sistēmu, par tavu partiju. Mēs mainām noteikumus. Ok, let's go. Kādu vienu likumu jūs atceltu jau rītu? Tā ātrie atbildi, jā. Mēģini. Atceltu? Jā. Mēs atceļam SIF. Tas nav likums, bet tas ir sabiedrības integrācijas fonds. Vienkārši naudas pārdales mehānisms savējiem. Paldies, pieņem atbildi. Kas Latvijā ir legalizēts, bet jūsuprāt sen vairs nedrīkstētu būt? Es runāšu par sevi, bet azartspēļu normalizācija tieši šajā te formā, ka mēs tagad apgājām likumu. Mums ir nevis Fēniks kazino, bet ir Fēniks.shop, un tāpēc tas ir veikals. Vienkārši azartspēļu legalizācija tādā formātā. Kas ir lielākā kļūda, ko Latvijas politiķi atkārto jau 30 gadus? Viņi neņem vērā cilvēku intereses, un viņi darbojas savās interesēs tikai. Ja jums būtu tikai 1 gads pie varas, ko jūs izdarītu vispirms? Vēlēšanu sistēma maiņa. Paldies. Un kādu Latviju jūs gribat redzēt pēc 20 gadiem? Šeit var bišķi garāk arī. Kulturāli nemainīgu tajā iebraucēju kontekstā. Ja tas izdodas, tā ir milzīga uzvara. Tas var būt turismi pēc tam sauklis. Tas nozīmē, ka ir izglābt tūkstošiem cilvēku
sievietes pārsvarā. Un tas arī nozīmē, ka visticamāk mēs esam atraduši kaut kādu veidu, kā make it work. Paldies tev. Paldies tev. Paldies, ka atnāci podcastu. Ar tevi bija ļoti interesanti parunāt. Manuprāt, varētu runāt vēl un vēl, un arī par citām tēmām. Varbūt uzaicināšu tevi vēlreiz. Bet man tev ir neliela dāvana. Un es bez dāvanas. Nu. Pēdējā laikā mēs mēģinām parādīt piemēru, kā var darīt citādāk, ka mums nav jādāvina lietas, kad mēs ejam pie kāda ciemos, vai vienkārši novērtējot cilvēku ar šokolādu, alkoholu un citām neģēlībām. Tāpēc es tev dāvināšu šīs zemes multivitamīnu, kas ir lauku olas. Sarunai ir jāsākās, jābeidzās, kā viņi noslēdzās labā stāstā. Jā. Ko tu ēd brokastīs? Yes. Šis ir paldies tev liels. Olas vienkārši. Tas ir pārāk perfekti, lai tā būtu tikai sakritība manā skatījumā. Tas ir ideāls. Tev ir kur uzvārīt. Paldies tev. Super, paldies.